Sveicināti podkāstā Halāta starpā jaunā epizode, un šodien man ciemos ir dakteris Ivars Veckalns un doktore Veronika Baltmana Veckalne. Jūs varat drusku iepazīstināt ar sevi, pastāstīt, ko jūs nodarbojaties ikdienā, kas ir jūsu darbs. Sveiki visiem! Esmu doktors Ivars Veckalns, esmu certificēts reumatologs, pamatdarba vieta Rīgas pirmā slimnīca. Un paralēli darbam ar pacientiem, bijām ambulatorē daļā, es arī pieņemu pacientus un aprūpēju viņus dienas stacionāri ietvaros, un arī esmu docētājs Rīgas Traduņu universitātē. Sveiki! Es esmu certificēts anesteziologs, reanimatologs. Šobrīd vēl esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet vispār mana pamatdarba vieta ir Paula Strādņa Kliniskās universitātes slimnīca. Un tur es strādāju gan intensīvās terapijas nodaļā, gan arī anestezioloģijas nodaļā. Kas nozīmē, ka lielākoties darbojos vairāk ap akūtajiem pacientiem un akūtajām narkozēm. Un arī docēju Rīgas Traduņu universitātē bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā un anestezioloģijas, reanimatoloģijas un klīnisko simulāciju katedrā. Ak, Dievs, cik garš nosaukums! Jā, man visiem ir arī tāds jautājums, jo medicīna tomēr ir tāda drusku specifiska nozare, kas man subjektīvi tā liekas. Un kura brīdī jūs izdomājat, ka tieši medicīna būs tas, ar ko jūs saistīsiet savu dzīvi? Patiesībā tas bija kaut pēc 9. klases. Sākumā es gribēju būt par diplomātu, par juristu. Un tad kaut kā pēc 9. klases sāk izkristalizēties medicīna, bet tur vispār bija tāds ļoti racionāls pamats tam apakšā. Viens, protams, bija, ka gribēs palīdzēt cilvēkiem. Gribēs darīt kaut kādu sabiedriski nozīmīgu darbu. Bet papildus tam vēl bija 2 apsvērumi. Viens, ka es vienmēr būšu ar darbu, es nepalikšu bez darba, medicīna ir ļoti plaša. Otrs, ka man visu laiku kaut kāda naudiņa maizītē, bet būs. Jā. Toreiz, kad es vēl biju pavisam jauna, jā, tad jau, protams, ārsti pelnie, tā kā pelnie. Bet es domāju, vismaz kaut kas man būs vienmēr, jo ārstus vajag vienmēr. Un ar šiem 3 apsvērumiem es arī aizgāju uz medicīnas fakultāti. Un es, cik es viens sev atceros, arī es vienmēr esmu gribējis pārstu būt, bet, ja tā atskatās atpakaļ, izkristalizējas arī pēc 9. klases. Es domāju, tas standarts arī visiem Latvijas jauniešiem, lielai daļai. Apzinīgiem jauniešiem. Jā, kad jāsaprot, kurā man iet novirzienā, kurās nevis slimnīcā, bet kurā skolā arī stāties, vai vajag mainīt skolu, vai nevajag mainīt skolu, vairāk eksaktās zinātnes vai humanitārā zinātnes. Un tad sāku domāt, kad es medicīnā gribētu, un tad arī tas mērķis parādies. Un tad arī stradiņiem, manuprāt, arī vēl joprojām tagad notiek tie sagatavošanas kursi. Jauno mediķu akadēmija. Tu domā, bija eksāmeniem, bioloģija un ķīmija. Jā, tur es laikam 11. 12. klasē gāju, lai arī sagatavoties. Un tad sapratu, universitāte man arī patīk, un es gribu tur iet. Būtībā īsuma atbildi pēc 9. klases apmēram. Kāda bija tie pirmie gadi universitātē? Man bija tas drusku neliels šoks, kad es atnācu, un man mentors teica, ja tu dabūsi kaut kur 7, tas būs ok, tā kā neuztraucies. Es domāju, ko nozīmē 7? Skolā tur mierīgi varēja mācīties, dabūt 9, 10. Tad tu atnāc uz universitāti, pirmais histoloģijas kolokvijas tāds pu. Man teica to pašu. Man teica, ka RSU visi mācās uz 4, 5. Tā kā 7 jau skaitās, wow. Es vispār visu laiku domāju, ka uz mediķiem vai varbūt vēl uz Stokholmas augstskolu ietver tie jaunieši ar izcilnieku sindromu, es to tā saucu, kas skolā ir sasnieguši top of the top, viņiem vajag tālāk domāt, kas vēl ir tāds grūts, ko viņi var izdarīt, un tad, man liekas, Latvijā tās ir 2 tādas augstskolas, kur tu zini, ka būs grūti, un reku vajag sevi pierādīt. Man arī likās, ko nozīmē 4, 5. Es arī esmu no tās pašas sfēras, ka skolā bija tur 9, 10. Bet, mācās bija daudz. Godīgi sakot, man laikam pa visiem studiju gadiem man nebija zemākas atzīmes kā 6. Man bija vienīgais 6 kaut kādā ģenētikas kolokvijā, un es zaudēju automātu. Bet visādi citādi, tu saproti, tas ir izdarāms. Cik daudz vajadzēja mācīties, tas ir pavisam cits stāsts. Tas bija mācīšanās bija nežēlīgi daudz. Bet man patika. Es atskatoties atpakaļ, es izbaudīju. Es tiešām izbaudīju pirmie gadi, jo, protams, tur riktīgi daudz jārukā, riktīgi daudz jāmācās, jāvalda sevi. Bet savā ziņā tie bija mierīgāki un mierīgi dzīves gadi, jo tu zini, tev
šis materiāls tev jāiemācās, tādi kolekvijas, tādi eksāmens tev jāmācās, ka tev plus mīnus bija viss sakārtots. Protams, tajā mirklī tas tā neizskaties, bija, ak, mans Dievs, cik daudz, jā, bija daudz, bet tagad, jau, kad es rezidentūru pabeiguši, kad tagad pašam viss jālem, tagad pašam viss jāplāno, ko darīt. Vairs nav tas, ka tev nav jau sagatavots plāns, kam iet uz priekšu. Jā, arī kaut kā tur pašā sākumā teica, jā, ka 4 tā ir jau labā atzīme. Ne, es vienu visā savā 6 gados es nenoliku vienu eksāmenu, bet latīņu valodu. Jo tas bija arī, laikam, 1. gads, un es tur ar saviem grupas biedriem, mēs arī tur pētījumu veicām pašu pirmo savā dzīvē. Mēs tur pa galvaskausiem anatomikumā, un, protams, tur pēc tās konferences mums bija jāsvin. Nosvinējām. Nākamā diena bija eksāmens. Ļoti, ļoti grūts eksāmens. Tik grūts, ka nenolika. Vajadzēja pārlikt. Ivars vispār nav valodnieks pats par sevi. Viņam vispār neiet ar valodām. Viņš ļoti labi zina angļu valodu. Bet pareizrakstība. Nē, angļu valodā tā ir normāla pareizrakstība. Bet latviešu valodā sliktāk, jā. Bet es to latviešu valodu vispār tagad neatceros, ka tur bija kaut kas jāloka vai kā. Tagad tas aiziet vienkārši, jo tu tagad ikdienā kaut ko izmanto. Bet arī tas kā kurā specialitātē. Visvairāk to esmu pamanījis oftalmologiem un ginekologiem, ka viņi vēl joprojām ļoti, ļoti piekop to latīņu valodu diagnozi. Es lasu un es nesaprotu. Es reāli nevaru saprast, kas šī pa diagnozi. Protams, uveitis, tas manā sfērā tas ļoti svarīgi, šī diagnoze. Jā, to es saprotu. Bet, kad viņi tur veselus teikumus ar diagnozēm raksta, jā, paldies, es nesaprotu. Nav brīnojami. Cilvēki atcerās, jā, un tad es zvanu maniem draugiem oftalmologiem, ko šis nozīmē? Kad man bija praksa uzņemšana apskūsā, tur arī no mucēju žokļa atnāk pacients, un tur rakstīts visu latiņu valodu. Viņi tad bāc atkal tie mucēju žokļi ar savu latiņu valodu. Jā, tas tā arī, man liekas, ortopēdija arī tur saka, vai tu raksti pilnīgi visu latviski vai tā kā latiniski, un tad tur pēc tam, kā kauli ir latviski, tā kā, man liekas, es šito neatceros. Jā, jo tur arī visos magnētiskais rezonansē, jā, tur apraksts, arī latīnas, tā kā muskulus, supraspinatus vai kaut kā tam līdzīgi, un tu iesāc to, un tad tu mēģini plāno kā, jo es domāju, daudzi ārsti, un arī, es domāju, liela daļa traumatologa latviski nevarētu pateikt, kas tie muskuļi. Bet arī tas nav slikti, kad viņi ļoti labi zina savu sfēru, zina to oficiālu latīnisko nosaukumu, jā. Un tad tās diagnozes bieži vien, jā, skan dīvaini, bet ir korektas. Bet, jā, jūs pieminējat par to, ka tagad tie studiju gadi bija forši. Tagad atskatoties ir ļoti forši, bet tas naktis tur anatomika un tie vēlie vakari un tā kafija no automāta. Es joprojām atceros to garšu, man drusku slikti arī tā pizza, kas bija pie anatomika, tajā mazajā kioskā, kur mēs arī gājām. Mēs tur gājām pirkt, jā. Mēs gājām, tur bija pizzas un tur bija bulciņas, un mēs vēl arī iesmējām, ka visi domā, ka viens studenti dzer to kafiju no automāta. Mēs bijām aizgājuši vēl tālāk, mēs dzerām to 3 vienā paciņu. Tā ir nostalģiska garša. Jo tad anatomikā vēl nebija ēdienas. Jo tagad, ja tur viņš parādījās mūsu 4. 5. Kaut kad mums tur vairs nebija jāuzturās. Tad jā, tur parādījās arī kafejnīca, ka varēja paēst. Pirms tam, vispār nekas. Mēs daudz mācījāmies pirmajos 2 gados anatomikumā, bet mums arī bija izveidojusies tāda draugu kopiena, un mēs mācījāmies pašā RSU ēkā, kā korpusā. Klasika bija sestdienās, ka mēs tur no paša rīta savācāmies, aizņēmām kaut kādus galdus, jo bibliotēkā tu arī vari sēdēt mācīties, bet tur tu nevari runāt. Tur tu nevari ēst, un tad mums šie draugu bariņi, kāds pie sava galda sēdēja, un kāds mācījās kaut ko savu, un tas bija forši, ka tu kaut ko nesaproti, tu pienāc, tu pajautā, tad jūs sūtat leģendāros walkie-talkie, kas tagad laikam vairs nav, agrāk viņi bija Olimpijā. Jā, pasūtat jums uz visu to jūsu bandu piegādāto ēdienu. Kaut kā 11 cilvēki, jā, ka tur arī mēs stundu pirms pasūtījām, tad tur kurģeris 2 lieliem maisiem brauca. Tas bija tādas foršas atmiņas, bet caurmērā laikam, es nevaru teikt, ka man pilnīgi gribētos atgriezties, vai ka man tas viss liekas super nostalģiski jauki. Man ir tāds, never ever. Es šito negribētu atkārtot. Bet jūs apsargs nedzina ārā? Universitāte teica, ka tur nedrīkst gulēt, un ja kaut kas tur saka, aizmīt, tad apsargs gāja modināt. Mums nedzina ārā, bet mums mēs tur bijām katru dienu tā kā nepārstāvē. Jā, mums ļoti pazina. Jā, kad tas apsargs, viņš nāk, mēs viņu pastamies, viņš tā, mēs tā.
Paldies. Viss vairs nav sarunas, kad mums 10 minūtes, lai aizietu prom. Nu, tas bija, mēs tur tusējām, kā tusējām, mēs reāli mācījāmies līdz 11. vakarā. Un viņš tāds, ir laiks, jo, mūs pazina apsargi, mūs pazina garderobes, bibliotekāres. Un, tāpēc mēs tur uzturējāmies. Bet mēs arī bijām kārtīgi, mēs sēdējām un mācījāmies un ik pa laikam uzvedām. Bet tagad nomainīs te darbinieki, vai viņi joprojām? Daļa vēl joprojām ir, daļa arī atpazīst. Un, tad, kad tu nāc paņemt tur atslēdziņu, ejot uz mikrobu katedru, tā kā uz savu kabinetu, tad, tevi atcerās un tā. Bet nemūžu bibliotekā es neesmu bijis vairākus gadus. Bibliotekā, jā. Būtu interesanti aiziet, vai tur kaut kas ir mainījies vai nav mainījies. Bet tagad arī tā pievienotā vērtība varētu būt mazāka, jo tad tās grāmatas bija mazāk pieejamas, kad tur tiešām vajadzēja iet bibliotēkā. Tagad viss var atrast datubāzēs daudz ērtāk. Un arī tagad cilvēkiem grūti iztēloties, cik ļoti ir mainījies, jo, kad mēs pirmos 2 gadus bijām, tur nebija mācību galdi pa universitāti. Tur bija soliņi, un tikai viņi tā pateicoties arī studējušo pašpārvaldei, tur daudzi tie galdiņi parādījās. Jā, bija tikai kā korpusā. Un tas, kas ir pie auditorijām, tur vispār nekas nebija. Un tad tur mēs studenti gāja un teica, mums vajag tos. Es nezinu, vai tagad var 24 stundas vai nevar universitātē. Jo par to arī bija runa, kad tur vajadzēja 24 stundas būt. Jo tas bija Latvijas universitātē, arī Dabzinātņu mājā, kad mēs tur arī pāris reizes mēģinājām iešmācām iekšā. Bet tad viņi sāka pārbaudīt studentu ID, un tad mums pateica, nē, ir tie cilvēki, kas var mācīties mājās, ir tie, kuriem vajag to vides maiņu. Un, mēs lielākoties laikam bijām tie, kam vajadzēja to vides maiņu, un līdz ar to Un arī to kolektīvu, arī to komandu, tas bija forši, saprotu, mēs viens šajā mucā, ka tur tiešām arī cilvēkiem ej kopā caur visu šo grūto. Mums mīļākais korpus, tas bija C korpus, un es gāju, man draugi sēdēja pa dažādiem galdiem, un ja es nācu, tad viņi tāds, Dievs, viņa nāk, jo es runāju ar visiem nepamācību. Viņi bija tāds, atkal nāks līdzi, un atkal mēs runāsim nepamācībām. C korpus, kur tas bija auditorijām? Tas aiz Hipokrāta auditorijas, man liekas. Tur, kur lielākoties ir zobārs. Man pirmais un otrs. Tur, kur zobārstiem. Mēs tur gājām, kur citur nebija vietas. Mēs sākām ar bibliotēku tur augstu, tad kā korpus mums bija iecienīta vieta. Mēs arī gājām pa visiem korpusiem, kur ir brīva vieta, un tad tur apsēties. Bet par tām grāmatām, kad es mācījos sākumā zobārstniecībā, mēs tur ātri visi gājām uz biblioteku, lai paspētu izskert tās grāmatas, lai būtu no kā mācīties. Bet tagad tiešām viss atrodams datubāzes ir diezgan ērti. Jā. Daudz ērtāk, daudz. Jo mums bija pirmajā gadā, atceros, es nezinu, vai manuprāt, tagad vairs tāda lieta neeksistē. Mums bija saraksts ar grāmatām, kur mēs gājām bibliotēkā, mums izsniedza. Tagad vairs vispār tā. Es vismaz neesmu redzējis, kad bija čupa ar grāmatām. Tagad ir pašapkalpošanās. Tur pirmajā stāvā atceries, kur agrāk bija tas lodziņš, tagad tur ir vesela bibliotēkas zāle. Jā, ka tur saprot, ka tagad nē, tas nav tā vērts. Vienkārši tagad mēs šitā runājam, un es sāku justies ļoti veca, jo ir tās, Dievs, mēs runājam par to, kā bija agrāk, un tad saprotu, ka tas agrāk ir jau pirms 11 gadiem, un briesmīgi. Bet tas, ko es gribēju pateikt par to, kā bija agrāk, es atceros, mēs kaut kādu nodarbību vadījām, man liekas, ka tā bija pirmā palīdzība māksliniecību fakultātei, kaut kas tāds. Un tad kaut ko tur es viņiem stāstu, un tad viņi arī saka, ka viņam tur ir kolokvijas mikrobioloģijā un vēl kaut kas, un pat cik es viņiem to studiju kursu vadīju, un es biju tā, kas tos kolokvijas sastādu un lekcijas ierakstu un tā. Tad es viņiem saku, ka būs labi, tā kā jūs zinat lekcijas, viss būs kārtībā un tā, ko mēs tur sākam runāt, un šito jāpajautā ChatGPT. Es saku, jūs varat pajautāt man, tā kā es tepat vien esmu. Un viņi tādi, bet vispār, kā jūs pabeidzāt studijas bez ChatGPT? Tā kā vispār, kā tas ir iespējams? Tas ir, tā kā mums agrāk likās, kā bez interneta vecvecāki pabeidz universitāti, un tagad ir bez ChatGPT. Iedomājies? Es reāli visu laiku domāju, kā viņi, tā kā viņam nebija internets, bija jāiet visu laiku uz bibliotēku un nepaspēj uz bibliotēku. Bet atgriežoties tā kā pie izvēles rezidentūras, kura brīdī jūs sapratat, ka tieši reumatoloģija vai tieši anestezioloģija? Tas bija no paša sākuma, vai tomēr bija kaut kas cits? Vispār, nē, mums reumatoloģija. Jo reumatoloģija, kad es mācījos, mums bija 2. vai 3. gadā, tur pāris nodarbības pilnībā bezjēdzīgas. Jā, 3. pilnībā bezjēdzīgas bija nodarbības, jo tas bija viens no pirmajiem klīniskiem priekšmetiem, kad nav vispār saprašanu pa
medicīnu, un tur mums pasniedz, un bija tā, ka es vispār šīs lietas nesaprotu. Es atceros, mums jautā, kāda šeit būs diferenciāla diagnoze. Tad jautājums. What the hell Kas ir diferenciāla diagnoze? Jā, nu tā kā. Un tad mums bija 5. gadā. Un tad jau vairāk man sāka patikt. Bet es gribētu teikt, laikam, tas bija 4. vai 5. gads, jā, kad es iedomājos, kad kad sāku domāt arī par reumatoloģiju tā mērķtiecīgāk, kas tur gribētu aiziet. Jo pirms tam, protams, kā visiem ārstiem, es kļūšu par ķirurgu. Jā, man bija tieši tas pats. Es tur pavolontēju, tur pāris nodaļās, pārās vietās sapratu, es negribu šādu dzīves stilu. Es tiešām negribu. Ja tu vēlies būt izcils ķirurgs, izcils speciālists savā sfērā. Jā, tev jāpavada operzālē, nežēlīgi daudz stundas, jā, tev jādežūrē pa naktīm, nežēlīgi daudz, tev jāsmēlas tāda pieredze. Jā, es tā negribēju dzīvot. Man patīk mājās būt vakarā, man patīk gulēt savā gultā, un šajās internās medicīnas specialitātēs, protams, tur arī ir ļoti, ļoti daudz laika jāvelta sevis attīstībai, bet es jau varu savu zināšanas attīstīt pludmalē, dzerot kokteili, lasot pētījumu, un tajā ziņā es arī attīstu sevi, attīstu savu zināšanas, jo tajās sfērās, kur vairāk tieši ar manuāli jādarbojas, nav tāda ekskluzivitāte, tāpēc man patika. Otrs, sarežģīta specialitāte, tas man arī ļoti, ļoti pievilināja, kad ne daudzi saprot un izprot reumatoloģiju, man tas tiešām patika. Tāda ļoti egocentriska lieta. Izcilnieka sindroms, es to saku. Un maz speciālistu arī zināja, ka man būs darbs. Man tajā mirklī bija pārliecināts, un arī tā arī ir, kad reumatologiem uz doto mirkli ir darbs, kur iet, kur strādāt. Bet klīst baumas, ka nodaļā ir ļoti maz pacientu, un tāpēc saka, ka daudz reumatologu un maz pacientu. Vai tā ir, vai tā nav? Savā ziņā jā, bet iemesls ir citādāks, jo nav tā, ka nodaļā maz pacientu, pārāk daudz reumatologu, tur ļoti maz pacientu. Nē, jo lielākā daļa pacientu reumatoloģijā ir ambulatorie pacienti ir ļoti, ļoti ne ļoti maz, bet ir salīdzinoši maz scenāriju, ka pacientam ir tik ļoti slikti, lai viņš nokļūtu slimnīcā. Pārsvarā tie ir ielaisti pacienti, kur nevar melot. Bieži vien pacients arī pats ir spēlējis lomu šajā, kad tas tik ilgi novilcināts. Un otrs, uzliesmojumi sarežģītos gadījumos, un arī reumatoloģiskie pacienti, tie ir multidisciplināri, un tāpēc pacients var būt reumatoloģis, piemēram, sistēmas sarkanu vilkēdi, bet viņam ir nieru uzliesmojums, viņš būs nefroloģijas nodaļā. Un tāpēc arī tie pacienti ir mazāk arī šajā reumatoloģijas profilu nodaļā, bet, kā es minēju, pārsvarā visi lielākā daļa ir ambulatorās sfēras pacienti. Plus arī samazina gultas vietas. Cik esmu dzirdējis, jā. Līdz ar to tas arī varētu būt iemesls. Kurā brīdī atnāca tā anestezioloģija? Es saku, es arī klasiski gribēju būt ķirurgs, visi skatījās kaut kādus medicīniskos seriālus. Un es arī sākot ar 3. gadu volontēju torakālajā ķirurģijā, tad es uzsāku onkoķirurģijā volontēt. Un viss jau droši vien būtu forši un krūti. Es arī ķirurģijas pulciņu vadīju un es domāju, ka man būtu bijušas izredzes iekļūt rezidentūrā, bet kaut kad 3. gada beigās man sākās vertebrālās artērijas kairinājuma sindroms. Tas ir, es nevarēju ilgi stāvēt šādi te, un es vienkārši sāku zaudēt samaņu, un es sapratu, ka nav variants. Protams, ka tā bija kaut kāda dziļa jaunības personiskā krīze, un tad es reāli kaut kādus 3 gadus tiešām nezināju, ko tālāk darīt. Es mācījos un centos, un es izdarīju laikam visu, kas bija no manis atkarīgs, lai es varētu iestāties gandrīz jebkurā rezidentūrā. Tā ar kaut kādiem, protams, specifiskiem izņēmumiem, kuri tiešām maz vietas un tādi ļoti stipri konkurenti. Bet tad 6. gadā mums bija tāds izvēles priekšmets, kas saucās starpdisciplinārā pieeja neatliekamām medicīniskām situācijām, kas bija balstīts uz simulācijām, un toreiz viņš vēl bija mākslinieks studējošiem kopā ar medicīnas fakultātes studējošiem. Un tad tur reāli tās simulācijas var izspēlēt, kā tu esi ārsts, un tev ir māsas, un tas patiesībā tā ir ļoti forši.
Un es to priekšmetu izvēlējos, un es iekļuvu kaut kādā pirmajā simulācijā. Sapratu, ka man liekas, ka esmu galīgi stulba un neko nesaprotu. Un tur bija hiperkaliēmija, un parasti hiperkaliēmija studentiem vispār ļoti nepatīk. Kaut gan tas, ka es saprotu, ka tā terapija nav tik sarežģīta, bet uz to brīdi tev ir bijis šoks, un tu saproti, ka uz tevi skatās ar domu, ko man tagad darīt, un tev kaut kā tos cilvēkus vajag izmenedžēt un teikt, ko kuram darīt. Un tev atnes tur kaut kādu EKG, kur tu redz izmaiņas, un tev viss ir jāsaslēdz kopā, un tev vēl kaut kas varbūt ir jāizdara ar rokām. Tad es sapratu, ka šis man patīk, akūtā medicīna liekas forša. Un docētāji, kas mums bija toreiz, viņi saka, Klau, atnāc pie manis pavolontē. Atnāc pie manis uz anestezioloģiju, pavolontē. Paskaties, nepatiks, nenāksi, bet atnāc paskaties. Un tā es sāku 6. gadā tur pievolontēt, un tad es sapratu, jā, šis varētu aiziet, jo kāpēc ķirurģija? Jo man gribējās, lai tu strādā gan ar galvu, gan ar rokām, un kaut kā anestezioloģija, reanimatoloģija, tā kā, galva, rokas, viss kopā saliekās, un tā, tas aizgāja. Un ļoti labi aizgāja. Cerams. Bet tiešām ļoti daudz es dzirdēju, ka viņi sākumā gribēja būt ķirurgi, un tad beigās nomaina kaut kādu savu izvēli. Bet man liekas, tas varbūt varētu būt saistīts vēl ar to, ka visi cits kaut kādas studiju programmas nāk vēlāk. Jā. Jo ķirurģija ir agri, ķirurģija ir 3. gadā, man liekas. 3., 4., 5., 6. Sākas katru ar 3. reizi, katru gadu vismaz. Bet lielā mērā es tiešām domāju, ka tā ir tāda seriālu ietekme, jo tas, ko visi skatās, tur ir ķirurģi, visi skatās Grey's Anatomy, un tev tur ķirurgs ir kā dievs, kurš māk, nodefibrilēt, nointubēt. Diferenciāli diagnostikas visu uztaisīt. Jo arī tas ir filmējums, tas izskatās riktīgi krūti, jebkurš cilvēks var paskatīties, tas ir iespaidīgi. Es pateikšu, man ir pacients ar eozinofilu granulomatāzi, es tur viņu diagnosticēju, un es arī viņam uzsāku terapiju ar rituximab, pateicoties man, un pateicoties manai komandai, viņš tagad normāli dzīvo, un viņam plaušu funkcija ir saglabājusies, visiem būs laiku. Un paldies, un to nevar uzfilmēt tur vienas sižeta laikā, jo arī internās medicīnas specialitātēs tā pacientu sadarbība ir ilgstoša, tie ir mēnešiem, gadiem, lai saprastu, lai konstatētu adekvātu arī terapiju, atbilstošu terapiju pacienti, jo katru reizi mainās kaut kas pacientam, medikamenti, kaut kāda blaknes, tad ir jāmaina terapija. Un tas arī pacientiem, es varu saprast, bieži vien besi ārā. Un tāpēc varu saprast, kāpēc pacientiem ļoti mazai kontingentam, bet patīk arī visas zilnieces, pūžnotājs, jo viņas atnāk, paņem šo zilo lapiņu, tev paliks labāk. Viņiem ir viegls risinājums sarežģītai problēmai. Tā kā es saku, atvainojos, šeit ir diezgan daudz, kas jāizdara, mums jāizdara šis. Mums ir jāveic šāds analīzes, mēs sāksim šo terapiju, šis nepalīdz, mēs pārēsim šo. Un ka tāds algoritms, ko darīt, un viņam tā, ne. Laikietilpīgi. Jā, laikietilpīgi. Pacients viņš grib tā kā ātrāk uzreiz, un arī kā fiziologi mums arī runā par to, ka cilvēki ir drusku slinki, un tāpēc, piemēram, kaut kāda aktīvs dzīvesveids, tas viņam tā kā nē, viņi grib kaut kādu iedzert, kaut kādu zāli, lai viss ātri pāriet. Tā ir, jā. Tā, diemžēl, ir. Kas jums rezidentūra bija tāds varbūt visgrūtākais? Vairākas lietas. Viens, kad rezidentūrā mums ir cikli. Mums ir cikli tā, kā tev ir cikls mēnesis šeit, cikls mēnesis tur, 2 mēneši tur, un nav tāda piederības sajūtas. Nav īsti tādas piederības sajūtas, ka tu aiziet tur pastrādā, no tevis sagaida, lai tu esi ļoti labs darbinieks. Lai tu visu izdari tā, kā viņiem pieņems. Bet Amerikā mēs arī, cik es runāju ar biznesa vadītājiem, visi sagaida, ka pirmie mēneši līdz 6 gadiem tu nebūsi savs labākais tēls. Tu nebūsi savs maksimums, tev ir šis adaptācijas periods. Medicīnā rezidentūras laikā tu nesagaidīji, ņem pacientus, dari. Un tad ir tā, Otrs, birokrātija. Katrā nodaļā, katrā slimnīcā ir savas nianses, kur sākumā bija grūti, bet pēc tam es arī pirmajās dienās saku, es pirmo dienu, kā jūs šeit šo darat? Man skatās tā kā uz idiotu koku, tā kā visur saku, nē. Piemēram, šeit ordinācija lapā man vienā nodaļā teica, vajadzēja plusiņu, otrā man nolamāja, teica, ka vajag ķeksīt, trešajā man teica, man tur vajag parakstīt, kā jūs darat šeit. Vienkārši tas adaptācijas periods, lai būtu. Un vēl es biju samērā viens, jo es biju vienīgais reumatologs savā gadā.
Nē, nu jūs bijāt Arī divi, pēdējais bet gads. Tad aizgāju kolēģi aizgāja bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet tad es biju viens. Kad citiem arī draugiem, citiem rezidentiem, viņiem bija tāda kopiena, ka tu varēji godīgi pabičoties par visādām situācijām, izlaist tvaiku. Man tā bija, paldies. Neviens īsi nav tā, ka es varētu. Tu nāci mājās. Jā, es ar tevi biju. Tu man stāstīji. Jā, un tad tas foršākais, kad bija rezidentūras beigās, ir anonīmā ankete par rezidentūras novietošanu, un tur ir izvēlies specialitāte reimatologs. Tad saprotu, ka tas ir vienīgais manā gadā, kas pabeidz reimatoloģiju. Protams, tā bet tā kopā ar savu rezidentūras vadītāju fenomenāls attiecības ļoti ir palīdzējusi arī manā personīgajā attīstībā, arī profesionālā attīstībā. Tāpēc par to, ka esmu dzirdējis par citām specialitātēm, ka tur ļoti daudz ar profesūru, arī ir tādas savstarpējās, tādas, var teikt, ka nesakritības personībās. Man vispār nebija tāda problēma. Man patika, vienīgais, tās birokrātiskās un pārēj no vienas citu nodaļu, tas bija tāds sarežģītākais. Tas ir tas kompleksais moments, kas izveidojas ar to, ka viens ir, es esmu rezidentūras ietvaros pastrādājusi, laikam gandrīz visās Rīgas slimnīcās, atskaitot varbūt otro slimnīcu, mums ir bijuši cikli faktiski visās slimnīcās. Labi, atskaitot varbūt vēl arī psihiatrijas slimnīcu. Tur mums, tur īsti anesteziologus varbūt tik ļoti nevajag. Bet citādāk, tikai tu izbraukā pa visām tām slimnīcām. Un katrā atkal ir kaut kas savs. Kādam ir tur ārsta birojas, kādam tur ir kaut kas Smart Medical. Bērnu slimnīcā ir vēl trešais. Cita, un bērnu slimnīcā viss ir elektroniski. Tas ir viens un otrs, kā Ivars saka, tev vajag adaptēties. Un adaptācija jaunā darba vietā prasa līdz 3 mēnešiem. Mums cikls bija maksimums 2 mēneši tajā slimnīcā, no vietas. Un tu tikko sāc pierast, tev jāiet prom. Tas ir viens un otrs, tu atnāc uz katru to jauno vietu, tev ir jāpierāda, ka tu neesi rītīgs dunduks. Tev ir jāprāta, ka tu esi normāls cilvēks, kuru ir vērts apmācīt, ar kuru ir vērts strādāt, kuram var uzticēties. Un tas, ka tu reizi no reizes atkal sāc no jauna, ka tev ir jau tie 25/30 gadi, protams, ka uz rezidentūras pēdējiem gadiem jau varbūt tevi pazīst, bet tāpat nemitīgā šī vides maiņa nereāli grūta. Tas ir viens un otrs, kā es vienmēr esmu teikusi, tavā specialitātē tev ir vienmēr iespēja, ja tu kaut ko nezini, pateikt pacientam, ka ok, mēs tur veicam tādas analīzes, un tad līdz nākamajai vizītei tu vari padomāt, izdomāt, izlasīt. Man tādas opcijas nav. Tu atnāc, tev ir cilvēks uz galda, tu esi kaut kāds, 1. gada rezidents, tev tas cilvēks uz galda ir jānointubē, jāsāk viņu ventilēt, tev ir jāuztur viņu pie dzīvības visu to operāciju, un tu saproti, ka, gribot, negribot, tā cilvēka dzīvība, tajā brīdī viņi ir tavās rokās. Un, katru reizi, sākotnēji viennozīmīgi, tu uz katru narkozi ej sevi pārvarot, tu uztraucies, bet tev ir jāsaņemās, tu nedrīkst parādīt uztraukumu, jo tam cilvēkam ir jāuzticās savam anesteziologam. Jā, tu zini, ka tev ir backups, ka tev tos pirmos 2 gadus tur gan ir tiešām jāatzīmē, ka anestezioloģijas rezidentūrā tev vienmēr ir certificētais blakus, bet tev tāpat, tu, protams, gribi darīt pats, tu gribi parādīt, ka tu esi īstajā vietā, un tad tā savu kā pāri, ej, runā, dari, un tas arī uztur to kortizolu un adrenalīnu līmeni diezgan augstu. Un līdz ar to tā viena sevis pārvarēšana vismaz rezidentūras sākumā noteikti. Bet varbūt, es nezinu, kā anestezioloģija, tur pacients varbūt tā baigi nevērtē, bet īstenībā pacienti ļoti vērtē. Daži sanāk patīk kaut kāda frāzīt, piemēram, kad ir vairāki varianti, un tad, kaut kā nedroši sanāk to pateikt, un tad pacients arī jautā, vai es esmu pārliecināts, ka es tagad. Arī tā, kā tu sēdi, kā tu runā ar pacientu, būtībā ķermeņa valoda ļoti ietekmē. Un man bijuši vairāk gadījumi, kad mans uzvārds ir ietekmējis pacientu izvēli nākt pie manis. Jā, un tad viņi atver durvis. Jūs neizstieties pēc savu uzvārda. Mans uzvārds ir Veckalns, un viens pacients skaties, teica, es domāju, ka būs pieredzējis ārsts, bet tādu uzvārdu saku, es neesmu pieredzējis, bet zinu, ko es daru. Un tā viņam atbilde patika, un tā mūsu laba sadarbība līdz šai dienai. Bet pēc uzvārda es pirmo reizi dzirdu, jo pārsvarā pēc bildēm, man liekas, ka izvēlās. Un tas mēs kādreiz runājam, ka tas bildes, kāda starpība, kāda bilde, bet ne bilde ļoti svarīga. Jā.
Tāpēc Ivaram Perovski, kad kaut kādās darba vietās ir fotosesija, un tad viņš saka, kuru man bildi likt, un tad mēs tā kā apsēžamies un skatāmies, jo man arī ir bišķi tāda fotogrāfa pagātne, un tad tu saproti, ka tev tai bildē ir jāizstās pietiekami atvērtam, nopietnam, tev ir jābūt tādu uzticību raisošam, tā kā tur ir tik daudz tie kriti, nenosodošam, tur tā kā ir jāsaliekas tik daudzām lietām, bet ne pārāk stipram smaidam, jo tā tu esi nenopietni. Jā. Un tas viss, tu sēdi un tā kā, šitā varētu būt ok, ņemam šo. Šeit tu izties iedomīgs, tā nevar, vai kaut ko, kur tas ir draudzīgāks. Es labi, ka man kā anesteziologam nav tādas problēmas. Masku var uzlikt un sapurīt, jo tas vienalga, kā viņi tev redzēs. Tieši galvenais acis nofotografēt. Anesteziologus neviens neatpazīst. Pajautā, jebkuram pacientam, kurš bija tavs anesteziologs. Tev varbūt tur sāks aprakstīt izskatu, labākā gadījumā pateiks vīrietis vai sieviete, bet uzvārdu neviens nepiefiksē, lai arī, lielākoties kolēģi, un es viennozīmīgi katras operācijas sākumā stādos priekšā pasaku, kas es esmu, un tad, mēs esam tādi neredzamie kareivi. Neredzamie varoņi. Labi. Nerunāsim skaļi, bet... Jā, jo it kā bez jums nevarētu veikt lielāko daļu manipulācijas. Klausies, Saulīt, tu mani sauci par augstu certificētu ārsta palīgu. Jā, labi, tu teici, ka es neesmu ārsts, jo mums nav slimības, ko mēs ārstējam. Nē, kontekstam tas bija, kad mums bija 3. rezidentūras gads. Kaut kad tad. Kaut kad 3. rezidentūras gads, tā bija ziema, tas būs svarīgi, ka drīz, jo es arī saku, Veronika, tu saproti, tu īsti jums anesteziologi. Šis nav nopietns reiz, tad visām 3 kameros, tas bija joks, tu nevienā mirklī nav mans oficiālais viedoklis. Es saku, saproti, Veronika, anesteziologa nav ārstījums, tas man skatās jau tā visbīna. Kā? Nosauc man vienu slimību, kuru ārstē anesteziologi un kuru ārstē reanimatologi. Un tad tu man kaut ko saki, tur infarkts, Nē, es tev pateicu nāve. Nāve ir stāvoklis, nevis diagnoze. Un tajā mirklī, kad es tā pajokoju, tad izgāju uz balkonu, Veronika man iespundēja uz balkonu kaut kādas 10 minūtes, tāpēc ziema bija svarīga. Bet tas jociņš visiem, Tev bija silts halāts. Jā, bez čībām. Nē, tev bija čības, nestāsti. Es tagad vienkārši domāju, izgriezt to anesteziologu nav ārsti. Daudz man jautājumu būs. Tas rīls savāktu daudz skatījumu. Ietegot visus anesteziologus. Mēs varētu pastāstīt, kā izskatās jūs tādā tipiska darba dienā. Jūs pieceļaties, uztaisat kafiju, braucat uz darbu, izaiet pāri pacientu kārtiņam. Man laikam tas ir vieglāk tagad, bet arī katra diena nedaudz atšķirās, jo man kopā strādāju vairākās, 4 iestādēs strādāju, neskaitot Rīgas Stradiņu universitāti. Bet mūstos ap 6. Dēls arī tajā mirklī pamostās. Mēs kopā uztaisam kafiju, paēst. Tad es pamodinu Veroniku, ieskrienu dušā, braucu, lai es esmu 8 darbā. Tad man ir pirmie pacienti, tad man ir pastājas dienas stacionārā pacienti, tad man ir pusstunda pārtraukums, kurus pārlasu visādas ēpastus, skatos, kas ir. Tad man ir pieņemšana no pirmdienās, man ir pieņemšana no 10:30 līdz 15:30 vai 16. Tad man ir vēstures ēpasti, tad mājās esmu pārstāvju kaut kā pēc 5-6. Otrdienās tas pats, bet man otrdienās pēc tam ir pieņemšana profesors Skridas sirds klinikā līdz 8 vai 8:30. Trešdienās man ir mierīgāk, man ir līdz 2, bet tad es arī vēstures sēžu rakstu. Tad es mājās arī esmu bijis pēc 7, kad man tur visas vēstures jāraksta. Kaut kur reizes, kad es cik daudz vēstures jārakstu. Ceturtdienās man ir Gaiļezerā pieņemšanas, man arī pirms tam bija studenti, tad būtībā no 8 līdz 10 man bija studenti, tad no 11 līdz 5 man ir pacienti, tad piekdienā man ir līdzīgs kā trešdienai, un es tad vēl 2 reizes mēnesī pieņemu Kiršu veselības fabrikā Jelgavā no 9 līdz 5 vakarā. Šī bija ļoti precīzi atbildē. Tu jautāji. Pēc laika, 11:45, es sapratu. Godīgi tajā mirklī tā ir tās, ka plānošana uzreiz, jo pacientu ir daudz, un kad savs laiks ir jāplāno, jo ārstiem viņiem
pārsvarā nav fiksētais samaksa. Hev, paldies, ņem tev, cik tev tur 100 vai 1000 sanāk. Pagad, nē, tev maksā jau. 100 vai 1000, nevis 100 000. Nē, esam radiologi. Varbūt šo var izgriezt. Bet kad viņu... Tā publiski pieejama informācija. Jo šajā mirklī, bet arī ļoti, tas ir nesamērojami maz skaits cilvēku medicīnā. Bet jā, kad mums maksā par pacientu skaitu, un tad skatās, vai tas ir NVD vai maksas pacients. NVD maksā pēc taloniem, un talons katrai specialitātei nedaudz atšķirās. Manipulācijas, kuras veids, kad katrai specialitātei savas manipulācijas kodu, kuru vajag rakstīt, tad jāskatās. Un ja tas ir maksas pacients, tas ir atkarīgs no individuāli no ārsta un no konkrētās institūcijas līgumiem, cik procenti nāk, kāda samaksa. Un jā, kad jo tu vairāk strādā, jo tu vairāk pelni. Un tāpēc jau tā sanāk, ka tur plāns, kā tu šo laiku vari aizpildīt, vai tur ir pacients, vai tur ir pacientu dokumentu aizpildīšana, vai tās ir vēstures sarakstīšanas, vai tās ir analīžu pārskatīšanas. Un arī nevajag aizmirst par to, ka medicīna attīstās uz priekšu un kad jābūt up to date visam pierādīt medicīnu, tāpēc arī kaut kādā mirklī ir jāpalasa zinātniskie raksti jaunākā informācija, kuru nedrīkst aizmirst, jo tad citi skatās tevi tā noniecinoši. Pēdējā mirklī jāsaprot, ka katru dienu iznāk pāris 10 vai pat 100 raksti konkrētā sfērā, un tāpēc tas laiks, jā, beigās tiek plānos tā. Daru šo. Bet 4 darba vietas izklausās ļoti daudz. 5. Kopā Tas bija 4 slimnīcas un 5 universitātes. Mēs arī ar vienu citu doktoru runājām. Viņš teica, ka būtu forši, ja varētu samazināt tās darba vietas skaitu, bet tā nesanāk. Un man kādreiz priekšnieks arī teica, ka vislabāk ir strādāt viena darba vietā. Jā, tagad es tiešām to izbaudu. Jā. Bet ir jautājums, cik tas ir reāli strādāt vienā. Vai tas palīdz tev nodrošināt to dzīves līmeni, ko tu vēlies? Jo gala rezultātā tu esi mācījies tik daudz, un tu gribi atnākt patīkamās, foršās mājās, kur tev patīk dzīvot. Lai tu vari iekārtot savas mājas, tev vajag naudu. Tu gribi ēst veselīgu, garšīgu ēdienu, tam arī vajag naudu. Tu gribi izbaudīt vairāk kaut ko dzīvē, arī tas prasa finanses. Jā, jo, piemēram, es pagaidām tiešām tiecos uz to, lai tas darbvietu skaits būtu mazāks. Respektīvi, šobrīd tiešām ir Pauls Stradņiklīnas Kalnšāts slimnīca, ir RSU. Un es ļoti ceru, ka ar to man arī pietiks, lai var strādāt vairākās darba vietās. Jo, mēs šeit tādā ziņā atšķiramies, jo tu saki, jo tu vairāk strādā, jo tu vairāk pelni. Jā, mums savā ziņā arī ir līdzīgi, bet tomēr tu nopelnīsi faktiski vienu un to pašu, neskatoties, vai tu novadīsi 10 narkozes vai 5 narkozes uz dežūras laikā. Mums tas tā īsti nedarbojas. Jo, ja runā par tādu tipisku anesteziologu, reanimatologu dienu, tad tas atkal atšķirās. Jautājums, vai tu strādā, piemēram, plānveida operācijās, vai tu strādā vairāk akūtajās operācijās, vai tu strādā reanimācijā. Un tad arī tas dienas ritējums ļoti atšķirās. Jo, ja mēs runājam par reanimāciju, tad tur tā klasiskā darba diena ir tāda, ka tu atnāc, ir 5 minūtes, tev nodot informāciju par pacientiem, kurus tu pārņem, tad tu tos pacientus apskatīt. Parasti, vismaz mūsu slimnīcā ir līdz 6 pacientiem uz vienu reanimatologu. Tad tu izēji šo rīta vizīti, visus apskatīt, tad tu sēdēsi raksta ordinācijas. Paralēli tu piesaki visu, ko tiem pacientiem varētu vajadzēt. Tās ir kaut kādas citu speciālistu konsultācijas, radioloģiskie izmeklējumi. Ja kāds ir jāved uz obzāli, tu viņu gatavo vest un attiecīgi ved uz obzāli. Un tā tu visu dienu ņemies par un ap to. Plus, ja tev ir kāda brīvvieta, tev jebkurā brīdī var tas pacients iestāties. Tu to laiku īsti nevari plānot. Paralēli tam visam tev ir jāizskata visas pēdējās analīzes, jaunākie uzsējumi un tādas lietas jāsakārto vēsture. Tas darbs, viņš nemitīgi rit, un ir, protams, bišķi lēnākas dežūras, kad tev ir tas papildus kaut kāds laiks, ir bišķi ātrākas, bet tur ir tā kopumā sava tāda struktūra, un tad ap kādiem 5-7 vakarā sāk nākt piederīgie pacientiem, tad tev viņi ir jāsatiek, jāprunā un jāatbild uz jautājumiem. Un tad, tu vienā brīdī nezini, kur kas, kad tev var izšaut. Un akūtā anestezioloģija ir ļoti līdzīga. Ja mēs runājam par tādu darba dienu, tad tu atnāc, anestezioloģija ir vajadzīga kaut kur, lai nosaktu plānveidu darbus. Tev var
aizsūtīt uz turieni, te varētu būt kaut kāda RHP, bronhoskopijas, vai arī tad tu gaidi izsaukumus, kad tev sāks pieteikt kaut kādus akūtos darbus. Un dažreiz viņi birst kā no pārbagātības raga. Ja? Un īpaši, kad tu esi atbildīgais anesteziologs, kas tos visus izsaukumus pieņem un sadala, tad tev telefons vienkārši viņš zvana tev vienkārši nepārtraukt. Un vienā brīdī man bija tā, ka pamatā tu turi to galvā. Ja tu pieteikti kaut 4 darbi, tad tu zini, ka es eju uz to, vēl 2 kolēģi aiziet uz to, 4. paliek, kurš pirmais atbrīvojas iet uz to 4. Tu to vari paturēt galvā, bet ir bijušas tās dienas, ka tu vienkārši tas telefons zvana, un vienā brīdī saproti, ka viss, es šito galvā paturēt nevaru, un es ņemu lapiņu un reāli sāku rakstīt. Un tad tie pieteikumi bija sabiruši kaut kādi tuvo 15. Jau sākot no kaut kādiem 10 rītā. Un sākums jau viss bija tam visam. Tas viss notiek paralēli, kamēr tu esi atskrējis palīgā uz akūtu ķeizaru, kur tu ienāc zālē un tu redzi, spiediens ir 50/30. Jā, tur ir liela asiņošana. Un tas viss notiek tā. Absolūti paralēli. Tu jāmenedžē tas un jāmenedžē šis. Un tad ir ļoti interesanti, jo neviena darba diena neizskatās tieši tāpat kā iepriekšējā. Ja man bija priekšstats, ka anesteziologs vienkārši atnāk, sagatavo pacientu, iemīdzina, un tad tā kā arī viss, bet tā kā jāpiesaka vēl kaut citu doktora konsultāciju par to. Tas ir reanimācijā, jā, jo tas ir strādāt reanimācijā. Ja tu esi kā reanimatologs dežuro, jo tur ir tā starpība. Dežurot kā reanimatologam, tad tu neej uz narkozēm, bet tas, ko tu dari, tu ārstē šos 6 pacientus. Plus tam visam klāt, mūsu slimnīcā viens ir tā saucamais skrienošais reanimatologs. Skrienošais, kuru attiecīgi sauc uz izsaukumiem pa slimnīcu. Tātad tev ir savi pacienti, par ko tu atbildi, kur tev ir jāmenedžē šī terapija un aprūpe nodaļā, un paralēli tev var piezvanīt jebkurā brīdī no jebkuras nodaļas. Jebkuras vietas slimnīcā. Nē, vieta negluži. Ja mēs runājam par kādu ārteritoriju, tur visbiežāk sauks NMC, bet no nodaļām un var pasaukt uz konsultācijām pie smagiem pacientiem ar to domu, ka viņš būtu jāstacionē reanimācijā. Var saukt uz zilo kodu, respektīvi kāds ir atrasts bezsamaņā neelpojošs, tad tev jāsāk reanimācijas pasākumi, un tad tu paņem savu somu, tu paņem defibrilatoru. Cik viņi svērs to somu un defs? Es nezinu, es teiktu, ka 20-30 kg varbūt tas viss kopā arī ir. Jā. Kur tad ņem un skrien? Paņemam bušku kaut kur uz savu padusē un labi, ja tā ir kāds dienas vidus, kad, piemēram, ir rezidenti ciklos, jā, un kad jūs varat aiziet vairāk cilvēki, naktī tu skrien viens pats. Jā, bet, viens pats cilvēks pie reanimācijas pasākumiem, tas nekad nav viegli, jo vajag komandu. Un tā tās lietas notiek, jā, jo tā starpība ir milzīga starp to, kādas ir dežūras reanimācijā, kur darbojas tiešām kā ārstējošais ārsts, kurš kaut ko arī ārstē, piemēram, sepsi, vai tu darbojies kā dežūra anesteziologs, kas iet uz narkozēm. Tas ir tādas plus-mínus tādas paralēlas lietas, vismaz slimnīcā, kur es strādāju. Bet vai vajadzētu tā, ka tur citi sportisti, kur iet kalnos, viņi ar mugursomu trenē svaru zāli, tad anesteziologiem jāņem tas tur defibrilatoru. Jā. To absolūti varētu. Jā. Tur treniņu ar svariem noteikti vajag. Tas ir viens, un otrs, ir arī tīri labi jātrenēs kardio, lai tu vari 2 minūtes noturēties pie netiešās sirds masāžas, jo tas arī nebūtu nav viegli. Jo tad, kad tas filmās izskatās viegli. Tas filmās viņi zin, kā to paspiež šitā te, jā, un viss, bet dzīvē tas ir daudz smagāk. Un tad, kad man atnāk studenti, piemēram, uz kaut kādu simulācijas kursu, jā, un es saku, es jūs apsveicu, šodien jums būs kardio diena, ja jums ir plāns taisīt kardio vakarā, varat izlaist, jums pietiks kardio šeit. Jo, tas fiziski tas arī ir grūti, tur vajag kaut kādu sagatavotību. Jā, mums bija arī tas simulācijas un pārsvaru, mēs dažreiz skatīju kaut ko tur vienkārši mēģinājām, kaut kāds 20 sekundes visu, un tad vienreiz pasniedzēja teica, ka viņa teiks, ka jābeidz, un tur vēl tagad 2 minūte. Un tu turpini, jo tā arī tas jādara, lai cilvēku tiešām izglābtu. Jā. Kad tu nedari 20 sekundes, mēs izdarījām to, ko varējām. Bet reāli, ka dažreiz tur arī pa stundu var viņu. Jā. Viss ir ļoti individuāli, jo neviens vadlīnijas nekad neraksta par to, cik ilgi tev jāturpina reanimācijas pasākumi. Nav kaut kāds tāds noteikts laika marķieris.
Lielā mērā jautājums ir par to, vai tev ir kaut kāds novēršams cēlonis. Ja tev ir cēlonis, kuru tu vari novērst, kāpēc tā sirdsbrīva ir apstājusies, un ja tu viņu vari ārstēt, jā, tad tu to dari. Un ja tu izmēģināsi visu un saproti, kas nestrādā, tad tu šos pasākumus pārtrauc. To, man liekas, skaitli 9 minūtes. Tas bija tā, ka, ja tu neuzsāc, tad pa 9 minūtēm tur smadzenes jau... Atkal jau tehniski savā ziņā jā, jo ilgāks ir tas laiks starp notikumu un KPR uzsākšanu, jo, protams, ka smadzenes ilgāk ir bez skābekļa, jo kopumā mūsu smadzenes bez skābekļa varētu iztekt, 5 minūtēm. Tā ir tā rezerve, kas varētu pietikt. Ilgāks laiks, tur jau ir tā šaubīgi, bet atkal jau ir bijuši tie pētījumi, kas parāda, ka ir cilvēki izdzīvojuši arī tad, kad reanimācijas pasākums sākt pēc 10 minūtēm. Tu nekad to nevari paredzēt, tu nekad nevari zināt. Dažreiz cilvēki, kuriem KPR veic pusotru stundu, viņi beigās atkopjās gandrīz vai bez neiroloģiskā deficīta. Un dažreiz tie, kurus atreanimēja 20 minūtēs, ir ar milzīgu neiroloģiskā deficītu, hipoksiska išēmiskā bojājuma dēļ smadzenēs. Un nav iespējas to paredzēt, jo tev vienkārši jādara maksimāli visu, ko tu tajā brīdī vari darīt. Protams, ideālākais gadījums tāds, ja tas ir tā saucamais witnessed cardiac arrest, kad tu tiešām burtiski stāvi un tu monitorā redzi hops un sāc uzreiz. Protams, kad mēs gribam cerēt, ka jā, tad būs vislabākā prognoze, bet arī tu nevari zināt. Tā kā tajā brīdī vienkārši ej uz priekšu, dari, kas tev ir jādara un... Drusku atgriežoties pie reimatoloģijas, ir tā, ka pacienti vispār ir informēti par tādu specialitāti, jo man liekas, ka to zina tikai tad, kad ar to saskaras, jo anestezoloģijas visi pazīst. Reimatoloģiskās saslimšanas, arī tas vienmēr ir ar draugiem, arī tur ar kaut kādu cilvēku iepazīst, arī prasa, ko nodarbojas reimatologs. Kas tas ir? Ļoti labi. Ja tu nezini, tu esi laimīgs cilvēks, un es ceru, ka tu nekad dzīvē neuzzināsi, kas ir reimatoloģija. Bet pārsvarā pacienti uzzina, kas ir reimatologs, ja viņi paši vai tuvinieki kāds sastopas, jo katram ir sāpējusi kāda locītava, katram ir sāpējis celis no pārslodzes, bet reimatoloģija jau tie ir nedēļām, kad arī sāp, kad no rīta ir stīvums, kad nekas neplīst, kad turpina sāpēt, un tajā mirklī tā locītava, lēnā garā tas šķidrums, kas krājas, ka locītava viņas kā, banāli runājot, kā skābi, kas grauž to locītavu, kas mēnešu gadu laikā var iznīcināt to locītavu. Tad cilvēki sāk interesēties, tad nokļūst. Protams, pateicoties doktoram Hausam, visi zina, kas ir lupus, ka nevienam viņa nav, bet tomēr ir cilvēki, kam ir šī vilkēde. To viņi pazīst, bet visas kaut kāds retatās Šēgrens sindroms, reumatoidais artrīts, psoriātiskais artrīts, kaut kādi vaskulīti, mazināmi, jo tās ir salīdzinoši retas diagnozes. Izņemot Šēgrens sindromu, kas viens no biežākajām autoimūnām saslimšanām pasaulē. Jā, tā kā zobārste arī Šēgrens, tas ir visbiežāko, ar ko mēs sastopamies, un arī temporomandibulāras locītavas. Jā, osteoartrīti, jā, tas nepatīkama lieta. Jā, bet kāda būtu tad pareiza taktika, piemēram, ja kaut kāds doktors kaut kam ir aizdomas par to, ka pacienti varētu būt kaut kas saistīts ar reimatoloģiju, to viss tā kā jānostāda savu ģimenes ārstu var pataisnot pie speciālista? Pataisno var, jo Latvijā ir maksas medicīna arī, kuras salīdzinoši nav. Godīgi maksas medicīna Latvijā ir ļoti laba, ja tā banāli runājot. Viņa ir pieejama, medicīna ir pieejama, jā, protams, salīdzinoši ar valsts vietām viņa ir dārgāka, bet, ja mēs runājam tā pasaules mērogā, Eiropas mērogā, Latvijas medicīna ir lēta. Latvijas medicīna ir lēta un tiešām pieejama. Ja man pacients par maksu grib pie manis nokļūst, viņam jāpagaida 2-3 nedēļas. Esmu draugiem, kolēģiem runājis ārzemēs. Lielbritānijā maksā vai nemaksā 2-3 gadi jāgaida, un citās valstīs arī tas ir mēnešiem, gadiem arī par maksu. Un man ir viena pacienta, kas braukā pie manis no Maltas, viena latvieta, kas braukā no manis no Lielbritānijas, cita man vēl no Īrijas braukā, jo viņa teica, man ir lētāk atbraukt pie jums, nopirkt līdmašīnas biļeti, samaksāt pa vizīti, un es pie jums nokļūstu ātrāk, un arī kā jūs komunicēt, un arī Latvija, un kā man ir pieejams šī izmeklējuma ir labāk nekā kādā citā valstī. Bet reimatoloģijā nokļūt var pa maksu, jā, Rīgas pirmajā slimnīcā tur tiešām ir tagad 8 reimatologi, kas pieņem, atverat, pierakstieties bez problēmām, atradīsiet vietu 2-3 nedēļu laikā.
Bet reumatoloģijā tās saslimšanas mēs varam iedalīt divās lielās kategorijās. Viens ir locītavu bojājums, un otrs ir kaut kādas sistēmas, kas saistāv bojājums. Vieglāk ir paskaidrot par locītavām, ja kāda locītava sāp vairāk kā 6 nedēļas non-stop, tad vajadzētu apsvērt reumatologu. Otrs, ja kāda locītava pati no sevis piepamst, tad arī vajadzētu apdomāt reumatologu. Un trešais – rīta stīvums. Tas rīta stīvums svarīgs, un tad bieži vien norāda uz reumatoloģiskām saslimšanām. Ne vienmēr, bet bieži vien. Bet tas rīta stīvums tā, ka nav tā, ka man ir labi, var aiziet. Nē, tas rīta stīvums tā tiešām ir, kad cilvēks tur pusstundu sēž, tur pirksti nelokas sāp, kad tur celis tur pusstundu jāielauž. Tad jā, tas var norādīt reumatoloģiju. Grūtāk ir par sistēmiskajiem saistāvdu bojājumiem tiešām Vilkēda, Šēgrēna sindroms. Tur godīgi to tiešām, ja ir aizdomas, labāk ar ģimenes ārstu pārstāvju, jo ģimenes ārsti Latvijā, ģimenes ārsti fucking amazing. Ļoti labi ģimenes ārsti, ļoti labi zina, ko viņi dara. Plaši viņi multidisciplināri izglītot, viņi zina, ko viņi dara. Un bieži vien, pie manis nosūta ģimenes ārsts ar aizdomām par sistēmas aizskanās saslimšanām. Jā, daļa nav, bet tas tikai un vienīgi normāli. Jā, viņiem bija aizdomas, varbūt ir atnāk pie manis, jo es vienmēr priecājos pacientam pateikt, jā, jums nav šīs slimības. Mēs izdarījām visu, mēs visu diferenciālu diagnostiku veicām, ka jums nav šīs slimības. Tas ir labi, jo tas nozīmē, ka jums potenciāli nevajag saņemt imūnsupresīvu terapiju visu mūžu. Un tas ir ļoti labas ziņas. Bet dažreiz, kad diemžēl ir, un tad es arī uzsāku šo terapiju, ar viņiem sadarbojos tālāk, kad viņus ārstēju. Es arī uzskatu, varbūt tā, ka labāk dažreiz aizsūtīt un labāk pārliecināties, ka nav, bet dažreiz pacientiem tomēr kā man sūtīja, man taču nekā nav. Arī nevar uzminēt. Tas arī, man liekas, ļoti atkarīgs no tā pacienta personības un no viņa dzīves uzskatiem. Ja būs tas, kurš priecāsies, ka, man nav, būs tas, priekš kam es atdevu to naudu par konsultāciju. Bet tu nekad nevari uzminēt. Vai arī tas, kad atgriežot pie tā, pie vieno pirmo, ko tu minēji, kad ļoti liela daļa manu pacientu viena no vienīgajām rekomendācijām, ko es iesaku, ir aizej uz fizioterapiju. Aizej. Viņi saka, jā, man sāp plecs, kad es kustu, viņi šādi. Ok, labi. Es saku, es kādreiz viņus uzreiz sūtīju, labi, davai drošības pēc veicam tur magnētu, vai šeit zinu ko, ka tu neko nedari, tev sāp, nē, ka tu pacel uz augšu sāp, jā, es patausu, nav piepams, nav tādas fiziskas, bet, kad saprotams, ir dažas tie sāpīgie punkti, es tā, zinu, ko aizēju tiešām pie fizioterapeita, tad tur 3-4 mēnešus mēģinām ar pašu elementārāko, jo ar lielāku iespējamību, ja mēs tagad nozīmēšu analīzi, nozīmēšu šos izmeklējumus, tu lieki iztērēsi savu naudu, lieki iztērēsi savu laiku, atnāks pie manis, atkal samaksās par vizīti, paldies uz fizioterapiju. Vienkārši jāsāk ar tādu mierīgāko. Protams, ja tur tādi sarkanie karodziņi, ka tur pacients saka, man tur sāp plecs, skatos, kad viņš tur vizuāli ir piepambis, kad arī naktī sāk, viņš neko nedara sāp. Tad viennozīmīgi jāizmeklē, bet lielākai daļai, ne lielākai, bet lielai daļai pacientu tas ir tā, ka pareiza adekvāta fiziska slodze dara brīnumus. Ir bieži vien arī, ka man pacients sūdzas par ceļu sāpēm, tā ir patolofemorāla chondropātija, kad ceļu bļodiņa viņa, var teikt, ka tā pieskarās pie augšstilbu sāp. Fizioterapija, attīstīt muskultūru, stabilizēt locītavu. Tas ir mūsu divas diagnozes mājās. Ja es atnāku Jurim pēc padala, saku, man sāp celis, viņš tāds patolofemorāla chondropātija. Saku, man sāp šeit. Trohanterīs, un tā ir tāds, Ivar, ko man darīt? Fizioterapija. Un tāds, Ivar, tas ir, ibumetīns. Jā, jo nesariet pretī, ka esmu līdzekļi. Tu gribi metotraksātu, šitas vizuks rekur. Jo šeit ir tā, ka pacienti grib vieglu atbildi. Viņi grib, lai es pasaku, ņem šo tableti, tev būs labi. Nē. Diemžēl ne. Ir daudz diagnozes, kur tā ir, kad pacienta paša darbs pašam ar sevi, ar savu organismu, lai uzlabotu situāciju. Manuprāt, tas ir daudz labāk, nevis pičkāt medikamentus. Kā mēs runājam, tas prasa piepūli. Prasa piepūli, protams, lūdzu. Un laiku. Un tas cilvēkiem bieži vien, viņiem pietrūks laiks, nevis vēlme kaut ko darīt.
Es arī atceros joku no studiju laikam par to kā pacients tur atnāk, saka, man sāp daktari, kad es daru šit, un tad vienkārši nedarīju. Jā, vienkārši nedarīju tā. Vai ir kaut kādi tādi mīti par jūsu specialitātēm? Man liekas, ka varbūt mīts varētu būt par anesteziologiju, ka tur visa prikola, ka tur krēsls viņam sagatavots, kas spēlē Candy Crush. Ziniet, kā es parasti saku, ja jūs anesteziologs spēlē Candy Crush operācijas laikā, jums viss kārtībā. Tā kā visi iet pēc plāna, sāk uztraukties, kad anesteziologs pieceļās un sāk staigāt un kaut ko darīt un vilkt medikamentus un līdz zem palagiem un kaut ko skatīties. Tas nozīmē, ka tagad mums kaut kur aiziet uz to akūtāko pusi. Bet klasika ir, protams, par to, ka katra narkoze paņem 5 gadus no dzīves, un atdod to anesteziologam. Tie ir tie joki, ko bieži var dzirdēt. Bet citādāk, visiem liekas, ka anesteziologs ir tāds, kā jau saka, nav ārsts. Atkal tas bija joks, kur es pateicu 3. rezidentūras gadā. Nē, visiem liekas, ko tas anesteziologs tur dara. Viņš tur vienkārši sēž un viss, un ķirurgs izdara visu. Bet stāstīju par to, ka katram tā ir vienkārši sava daļa darba, ko katrs izdara. Nebūtu ķirurgu, mums nebūtu darba, mums neviens neko neoperētu pasaulē, anesteziologi būtu bez darba. Bet tāpat arī viens ķirurgs nevarētu normāli operēt, ja nebūtu anesteziologu. Tas ir komandas darbs, kur katrs vienkārši atbild par kaut ko savu. Tad ķirurgs atbild par to, lai novērstu kaut kādu cēlonu iemeslu, izoperētu, izņemtu ārā, vai nošūtu tur, kuņģa čūlu, vai likvidētu ieliesu, izņemtu audzēju. Vienalga, anesteziologs nodrošina to, ka tas pacients, viņš aizmieg, viņš ir narkozē, viņš ir pie dzīvības un viņš pamostās. Vienkārši divas dažādas lietas. Kaut gan klasika visi domāja, ka anesteziologs tāds, tiešām nedārs, neko tādu nedara, bet realitātē tev ir jāzina, kādi medikamenti pielietot, tev jāgarantē adekvāts anestēzijas dziļums, tev ir jāspēj to pacientu pamodināt, un, kas ir pats svarīgākais, tev ir jāspēj reaģēt uz jebko, kas iet ne pēc plāna. Un gandrīz jebkura operācija var aiziet ne pēc plāna. Faktiski riski ir visur, pat ja tev liekas, ka tu ej uz kaut kādu absolūti minimālu maziņu procedūru. Arī tā var noiet greizi. Negribas nevienu biedēt, bet vienkārši tas ir jāapzinās, un anesteziologam ir jāmāk ar to tik galā. Jo primāri ķirurgs turpinās darīt savu darbu, viņš turpinās novērst šo kaut kādu cēloni. Ja mēs runājam atkal kaut vai par šo pašu asiņojošu kunga čūlu, tad viņa uzdevums ir to čūlu nošūt, vai, ja mēs runājam par kaut kādu zarnu perforāciju, uzdevums atrast, kas ir perforējis, uzdevums ir to nošūt. Ja pacients sāk destabilizēties, ķirurgs turpinās darīt to, ko viņš dara, jo, kamēr viņš nenovērsīs cēloni, pacientam stipri labāk nekļūs. Bet vispārējais ir anesteziologam nepieciešama asins komponentu pārliešana. Lūdzu, mēs veicam transfūziju, mēs pasūtam asinis, mēs lējam. Jāmāk to izdarīt vajadzīgajā laikā, vajadzīgajā apmērā. Pacientam sākas hipotenze, tātad mums ir jāmāk uzturēt viņam adekvāts asinsspiediens, mums ir jāpielieto medikamenti. Un tas mirklis, kad telefons ir nost, un tad anesteziologs sāk bizot pa zāli. Ja mēs saprotam, ka mums ir daudz, kas viņam jāpārlej, mums jāieliek centrālais venozais kateters, tad tur notiek kaut kādas miljonas lietas vienlaicīgi, par ko tev ir jāpadomā, kas tev ir jāizdara, lai to pacientu stabilizētu. Līdz ar to, mīts par to, ka anesteziologs neko nedara, ir tiešām ļoti, ļoti liels mīts. Bet nav tā, ka pacienti arī ļoti baidās no tās anestezijas, un arī bērniem vecāki ļoti negrib kaut ko operēt, jo viņi negrib tieši to vispār anesteziju. Jā, tā ir, un patiesībā pacienti ielās divās grupās. Ir tie, kas baidās nepamosties pēc anestezijas, un ir tie, kas baidās pamosties anestezijas laikā. Un tad tev abiem diviem ir jāizskaidro, kāpēc viens vai otrs ir ļoti, ļoti tuvu neiespējamam. Ja? Par bērniem arī ir tāpat. Vecāki baidās tiešām dot, ka bērnam būs šī narkoze, bet tur atkal ir ļoti svarīgs darbs ar bērniem. Jo esot, piemēram, bērnu slimnīcā ciklā, es ļoti smuki esmu redzējusi, kā tie bērni, kuriem vecāki ir mierīgi, kur ir visu paskaidrojuši. Tie bērni, viņi ienāk operāciju zālē, viņi iedod man roku un mēs ejam, un viņš smuki pālpo maskā ar to man frāzi, piepūtīsim tagad baloniņu, aizmigsi, pagulēsi, un tad būsi jau pie mammas palātā. Un visi forši, bet tie bērni, kuriem vecāki ir ļoti satraukušies, un atkal jau to satraukumu var saprast. Arī bērni to nolas, jo bērni jau jūt vecākus. Un tad, protams, ka ir grūti, un tad tu bišķiņi jūties kā tāds šausmu filmas ļaundaris, ja, ka tev ir bērns, tu viņam pieliec masku, viņš tev tur uz visām pusēm raujās, un tu viņu turi, jo tu citādāk nevari viņu vienkārši dabūt miegā. Bet tomēr ir jāsaprot, ka
vispār anestēzija gadus dzīvē noteikti neatņem, ja, un bērnu attīstību arī īsti neietekmē. Ja, nav neviens pētījums pierādījis, ka tas varētu kaut kādā veidā iedarboties. Plus, viss taču ir, kā anesteziologs nav stulbs, viņš māk sarēķināt devas, viņš māk iedot tieši tik, cik vajag. Un tas arī nozīmē, kāpēc pacients nepamodīsies operācijas laikā, jo mēs mākam monitorēt, kāds ir anestēzijas dziļums, un mēs mākam arī nodrošināt to, ka pacients pamostās pēc. Bet, protams, brīdī, kad sāks kaut kāds ekstra notikums, tad varbūt tas vienkārši šī narkoze var būt garāka, ja pacients ir tur jāpārved uz reanimācijas nodeļu, ja, un jāturpina mākslīgā plaušu ventilācija. Bet es ceru, parasti, ja es eju pacientu apskatīt, vai viņš pirms operācijas man prasa, kā es nepamodīšos operācijas laikā, jā, tad es viņam to paskaidroju, un bieži vien katram es arī paprasu, tad no kā jūs vairāk baidaties. Viņš saka, man bailes, saku, no kā. Un tad mēs to visu arī izrunājam, jo bieži vien arī pirms kaut kādām akūtākām operācijām to var izrunāt. Piemēram, pirms akūtas apendektomijas, jā, doktori, man bail. No kā? Man bail, ka es nepamodīšos. Vai jūs varat man apsolīt, ka es pamodīšos? Mēs zinām, ka mēs neviens neko tā 100% apsolīt nevaram, tad saku, ziniet, ja jūs nepamodīsieties, man būs ļoti lielas problēmas. Un es tev problēmas negribu. Tāpēc jums apsolu, ka es izdarīšu visu, kas ir no manis atkarīgs, lai jūs pamostaties. Bet reanimatologiem, man liekas, nekāda tāda baigu mīta nav, jo pacienti nezin, kas ir reanimatologi. Viens, ko es ikdienā arī sastopos, ka cilvēki arī baidās no medikamentiem, arī baidās no medikamentiem reanimatoloģijā, un saka, jā, bet tur baigi daudz blakus. Saka, jā. Visiem medikamentiem ir blaknes. Jūs arī varat nopirkt ibumetīnu aptiekā bez receptes un pārdozēt un nomirt. Vienīgā atšķirība starp medikamentu un indi ir deva un ievadas veids. Jebkurš medikaments ir inda. Bet vienkārši šos medikamentus mēs zinām, kā izmantot, tāpēc arī pacientiem saka, jā, mēs arī monitorēsim, tāpēc šīs analīzes jānodod šīs, tāpēc es jūs gribu redzēt pēc šāda laika, lai es redzu, kā jūsu organisms, kā jūs jūtaties ar medikamentiem. Jo nav mērķis, mūsu mērķis nav ar medikamentiem izdarīt pacientam vēl sliktāk. Nē, mūsu mērķis, lai mēs šo slimību arī apstādinātu vai dabūtu remisiju, tas jau zelta mērķis ir, bet to es arī pacientiem stāstu. Man saka, jā, ziniet, kas ir sliktāk par medikamentiem? Šī slimība. Tajā mirklī saka, jā, šī slimība, protams, tagad jums sāp, bet ziniet, ka šī slimība var progresēt, jā, tās locītavas var jau būt. Un tas, diemžēl, esmu redzējis, ka pacienti vairāk ir baidījušies no ārsta, baidījušies no medikamentiem, atnāk pacientiem, jā, tur plaukstes, roku pirksti deformēti, un es saku, ziniet, ko, protams, mēs uzsāksim terapiju, jo tur tagad ir aktīvs iekaisums, kas ir jāsamazina, bet jums tagad sāp divas lietas. Viens ir šis aktīvais iekaisums, kuru mūsu mērķis būs samazināt, bet otrs tur jau ir deformācijas, un tās jau tur vairāk tiešām, cik vien iespējams rehabilitācijas rehabilitācijas, jā, tur pakalpojumiem, fizioterapiju, ar fizikālās medicīnas procedūrām, multiskajām procedūrām, magnētiskajām procedūrām, to palīdzēt. Bet tad jau tas paliek grūtāk, jo cilvēks baidies no medikamentiem, slimība vien par to priecājas, viņa tik dzīvo savu dzīvi tālāk un čakarē tā pacienta veselība aizvien vairāk un vairāk. Bet kāpēc prakses tā pacienta līdzjūtība, jo es arī ļoti bieži dzirdēju no pacientiem, es nedzeršu šīs zāles, tā kā man pēc viņam slikti paliek, es izdomāju, ka es viņas nedzeršu. Šis labs jautājums, bet šeit arī ir ļoti svarīgi komunikācijas starp pacientu un arī ārstu. Jo vienā no pirmajām vizītēm, kad mēs uzsākam terapiju, es saku, jā, ka, piemēram, no šiem medikamentiem jūs efektu nesajutīsiet tuvākajā laikā. Jā, tas efekts būs medikamenti, viņš uzkrāsies organismā, tad viņš sāk strādāt pēc pāris nedēļu mēnešiem, tāpēc negaidiet nekādus brīnumus, bet mums jāturpina lietot, lai būtu. Vai arī otrs ir glikokortikosteroīdi īslaicīgi. Pats labākais medikaments kāds ir. Ātri noņem sāpes, ātri noņem stīvumu, ātri noņem sūdības, bet spiediens augšu, glaukoma, katarakta, infekcijas, āda plāna, osteopēnija, osteoporoza, lūzums, spiediens minēja uz augšu, vai ne, ja vēl infekcijā matu izkrišana var būs plus 20 kg, ir baigi sūdīgi. Tas ir tas, ko es vienmēr teicu, ka ja varētu izgudrot glikokortikosteroīdu, kas ir bez visām blaknēm, tad tur būtu bagātākais cilvēks pasaulē būtu. Jā. Jo šajā mirklī tas arī pacients uzreiz jūt efektu no viņiem pārsvarā. Un viņi, wow, kas par burvīgiem medikamentiem. Un tad viņš domā,
kāpēc jāiet atpakaļ pie ārsta, jo man steroīdi palīdz. Bet tad viņš viņus lieto, mani pacienti bijuši, kas lieto lielās devās 11 gadus viņus, nāk pie manis, jā, tur pacientam Kušinga sindroms, tur seja piepampusi, tur kupris ir izveidojies, viņam arī ir, man bijuši pacienti, jā, kuriem ir mugurkaula lūzums dēļ osteoporoz steroīdu injicēts, un tajā mirklī kaut kur nenotika pareiza komunikācija, pacientam tas netika pastāstīts, kas var būt. Tāpēc pacients saka, jā, šo es rakstu, lai palīdzētu tagad, bet mūsu mērķis no viņiem pēc iespējas ātrāk aiziet prom. Un es jūs rakstu šo medikamentus, jo šie pārējie medikamenti viņi sāks tikai darboties, un tad mēs vienu celsim augšu, vienu samazināsim. Bet jā, tā līdzestība vienā mirklī arī var pazust, un godīgi tas pilnībā normāli. Un tā mirklī, ja tā līdzestība pazūd ar to domu, ka pacients sāk beigt viņus lietot medikamentus, jo viņi jūtas labi. Tas ir amazing! Tas nozīmē, šī terapija strādā, viss ir noticis baigi labi. Reimatoloģija ir tādas divas problēmas. Viens, kad šīs slimības pārsvarā 95% gadījumos, viņas nav izārstējums. Zelta mērķis dabūt remisiju. Un tad tiem pacientiem grūtā pastāstīt, jāzina, ko, diemžēl, medikamenti būs jālieto kaut kādu visu mūžu. Nekur nav atrunāts, kā atcelt, labi, dažās vietās, bet tā, ka nekur nav zelta standarts, kā atcelt konkrētu medikamentu terapiju, rakstīts lietot. Un es arī pacientiem saku tā, ka ar ekspertiem pasaules esmu runājis, viņi saka, ir davai gadu nodzīvojam labi. Gadu nodzīvojam ar stabilu remisiju, ja tas ir iespējams, un tad mēs pakāpeniski sāksim samazināt medikamentus, samazināt devas, pagarināt injekciju intervālus un atrast mazāko efektīvo devu, kas jums notur. Un tad tur tiešām rodas super dīvainas schēmas, ka tur pacients lieto vienu tableti reizi mēnesī. Tam tas nevajadzētu strādāt. Vispār nevajadzētu strādāt metriksātam 5 mg vienreiz mēnesī. Bet es esmu redzējis pacientu, kas lieto, un es ar to ārstējušu ārstu esmu runājis, kāpēc jūs neņemat nost? Es saku, es pamēģinājām, tad viņam sākās uzliesmojums, tad mēs atkal dabujam remisiju, un tagad pacients pats atsakās pārtraukt to vienu tableti mēnesī, bet tas ir aizņēmis gadiem, kamēr nonākt līdz tādām situācijām. Bet šo nelīdzestību tā pārsvarā tā ir vienu reizi. Kad pacients jūtas labi, viņš atmet terapiju, viņam ir uzliesmojums, viņš atnāk atpakaļ, tā, jūs atmetāt? Jā, labi, gadās. Un tad mēs atsākam terapiju, dabujam remisiju, un tad tie pacienti, kuri ir izbaudījuši uzliesmojumu, un tad viņi jau ir tādi līdzestīgāki, kad viņi saprot, diemžēl šis medikaments jālieto. Bet metotrexēts arī kaut kā viņš uzkrājas, viņš tā kā veidojas kā depo organismu vai ne, vai cik viņam ir pussabrukšanas periods? Pussabrukšanas periodu es nevaru tagad, nevarēšu pateikt, bet tā doma par to depo funkciju, ka viņš organismā, viņš sāk darbību organismā pēc 6 nedēļām. Minimālais efekts varam sagaidīt pēc 6 mēnešiem maksimāli tāda nestingra rāmja. Pa uzkrāšanos metriksātu mēs sākam uztraukties, ja ir plāns pa grūtniecību, tāpēc es arī saviem pacientiem, kurām ir nepieciešams šis medikaments un kurus ir fertīlajā vecumā, es jautāju, pa grūtniecību, vai ir plānots vai nav plānots. Ja ir plānots, tad tur ir konkrēts laika intervāls, kurš ir jāceļ pirms. Metriksās jāceļ pirms sākt mēģināt sāk kļūt stāvoklī. Mums arī metotrexāts, arī bifosfonāts, citi medikamenti, viņi drusku traucē zobu pārvietošanai, un man ļoti kaitina, ka kaut kādas vadlīnijas rakstīts, vienkārši pārtraukt medikamentu lietošanu, bet, vienkārši, ka viņš tāpat jau uzkrājas organismu, un tur viņš nav tā kā to atcelu hopu, vispār. Man nav tā, ka šodien neinicē, rīt viņa nav, nē. Jā, un tur ir riski jāizvērtē, kas notiks ar pamatslimību, ja tu atcēli metotrexātu, un kurš no šīm ir tas, kurš var vairāk gaidīt. Bet vai jums ir kaut kāds pacients vai situācija, kas jums bija kaut kāda varbūt amizanta vai kas ļoti palika vēl joprojām galvā? Tas varbūt pirmais pacients, kaut kāda sarežģīta situācija medicīnā. Patiesībā nereāli daudz. Ļoti daudz pacienti viņi paliek atmiņā. Un daži varbūt ar kaut kādu tādu labu, foršu piesdienu, daži ar skumju un nostalģisku piesdienu. Viens bija pacients, kurš, man liekas, tā bija kaut kāda lora operācija, un tad es viņam dodu narkozi, un parasti kā tu stāv pacienta galvgalī, un tad tur māsņa sāk laist propofolu, viņš tādu kā guļu nemiegot. Jums ir tik skaistas acis.
Jā. Un tas, tas uzlabo tavu dienu. Jā. Tas padara to dienu bišķi labāku. Un tādi gadījumi, viņi ir un viņi ir silda sirsniņu vai biežākais, kas ļoti... Mana mīļākā anestēzija ir epidurāla anestēzija grūtniecēm. Kāpēc? Tāpēc, ka tu redzi efektu faktiski uzreiz. Ja viss ir izdarīts labi kārtīgi un ja viss sagāja, tad tu redzi tās sievietes acī tik milzīgu pateicību par to, ko tu izdari, un tev jau savā ziņā arī tas liekas kaut kas tāds, tik ļoti foršs un maģisks, ka cilvēks bija lielā sāpēs. Tu ieliek epidurālu katetru, tu iedvi tur bupivakainu, ropvakainu, un viņai ir labi, un viņa var tagad atpūsties pirms tā kaut kāda lielā notikuma un lielā spiešanas darbiņa, jā. Bet, ja runā par kādiem tādiem lielākiem gadījumiem, viens pacients, kuru es nekad neaizmirsīšu, tas bija jauns džeks, kurš ielicis Daugavā ar galvu priekšu, kurš bija reanimācijā, un tā bija mana pirmā dežūra reanimācijā, un viņš attiecīgi, diemžēl, bet nomira. Dēļ spinālā šoka, kam visticamāk pa virsmu tur vēl bija septisks šoks klāt, mums viņu neizdevās glābt, bet viņam bija absolūta tetraparēze, respektīvi ne rokas, ne kājas viņš nejuta, tas lūzums bija ļoti augstu, viņš bija, man liekas, C4 līmenī, un tas, ko tas puisis teica, vēl, kamēr viņš bija samaņā, un pirms tur viņu ved uz reanimāciju un uz operāciju, tas, ka šādies dzīvot negribu, un tad, tev arī ir tāds... bišķiņa divdomīgs moments, kad tu savā dežūrā, pirmā dežūra, protams, ka stress un tā, bet tu dari visu, ko tu vari, un tad tu domā, es no medicīnas viedokļa daru to, ko es varu, bet tur kaut kur zemapziņās stāv tie vārdi par to, ka šitā dzīvot es negribu, jā. Viņš ir paudis to savu gribu, ko tu pie visa tā vari darīt, jā. Protams, ļoti smags bija Covid laiks, jo Covid laiks arī bija tas, kas, kur tika nostrādāts reanimācija daudz, kur tika redzēti tie smagākie gadījumi, un ir tie brīži, kad tu saproti, ka šis pacients ir jāintubē, tu saproti, ka pēc intubācijas pamostās, tuvu nekurš katrs, jā. Un tad bija viena sieviete, ļoti jauka, ļoti forša sieviete, un viņa stāstīja par savu ģimeni, par to, ka viņai ir piedzimusi mazmeitiņa, un mazmeitiņai tur tagad ir, man liekas, 6 vai 8 mēneši, un ka viņa ļoti grib satikt, un ka dēls darbojas aviācijas sfērā, un ka viņi sen nav redzējuši, bet ļoti gaida un grib satikt, un tur viņi runā, un tu saproti, skaties tiem rādītājiem, jā, un asins oksigenācija ir aizvien sliktāka, un pārcēlais skābekļa spiediens asinīs ir absolūti krītoši uz leju un uz leju. Tu redzi, ka viņai ir grūti elpot, ka viņa cīnās, ka viņa ir ar šo neinvazīvo ventilāciju, un ka viņa tiešām grib dzīvot. Bet tu saproti, ka, lai dotu kaut kādu iespēju, tev ir jāintubē, bet tu arī saproti, ka bieži vien šī intubācija un mākslīgā plaušu ventilācija, ir tāds, bieži vien biļeti vienā virzienā, un tad, tu saproti, ok, tas ir jādara. Es visiem pacientiem, kurus intubēs, teicu, varbūt ir kaut kas, ko jūs gribat nodot saviem tuvajiem, kaut ko pateikt. Es viņiem to visu nodošu un pastāstīšu. Mēs to sievieti nointubējām. Mēs viņu likām vēderguļā, kas arī ir viens no veidiem, kā var palīdzēt oksigenēt plaušu mugurējos laukus. Viņa neizdzīvoja. Pēc būtības es atceros no Covid laikiem faktiski visus tos pacientus, kurus esmu redzējusi samaņā un kurus esmu intubējusi. Es viņus atceros tos viņu stāstus. Tas bija tāds nereāls smags laiks. Bet grūti pēc tam neņemt kaut ko tuvu pie sirds, bet nav tā arī, ka jo ilgāk strādā medicīna, jo vieglāk visu to Mēs visi norobežojamies. Jā, tas ir veids, kā tu vispār tam vari tikt cauri. Visi jau zina to visu ārstu malu no humoru, jā. To, ka tu tomēr sev kaut kādas tās bruņas uzcel. Protams, tā ir. Un tas arī, ko es teicu, ka es atceros visus tos pacientus, kurus esmu redzējusi samaņā, ar kuriem esmu runājusi. Jo tas ir citādāk. Savukārt, ja mēs runājam par pacientiem, kad tu atnāc, un viņš tev jau ir intubēts, viņš ir medikamentozā sedācijā, un tu neredzi viņu kā personību. Jā, tu redzi, tur ir cilvēks, tur ir viņa ķermenis, tu neesi viņu runājis, tu nezini, kāds viņš ir cilvēks, un, protams, ka tas arī neko baigi neietekmē, bet tu viņu uztver bišķi citādāk. Tu viņu uztver absolūti citādāk tajā brīdī, kad, piemēram, viņš to šobrīd ir
Sedonalgēzijā, jā. Un, piemēram, pienāk brīdis, kad viņš sāc ekstubēt, un viņš ekstubē, viņš sāk ar tevi runāties, tā ir pilnīgi citādāka sajūta. Respektīvi, tu kaut kā psihiski sevi bišķi laikam pasargā ar to, kad tu redzi, ka jā, tu ārstē šobrīd šo te ķermeni, šo te pacientu, bet tas nav tev gluži tas pats, kā es ārstēju šo te personību. Ja tu visu laiku domātu, ka es ārstēju šo te personību, kas ir kādam māte, dēls, tēvs, onkulis, vienalga, jā, tur superīgs darbinieks, būtu ļoti citādāk. Jo tad būtu baigi grūti, jo tu redzi visu kaut ko, un kaut kādas lietas jau viņas tiek tev tur līdz sirsniņai, jo es ceru, ka mums bija arī paciente ar ļoti plašu intracerebrālu hematomu, kuru operēja. Pilnībā, protams, viņu evakuēt nav izdevies. Paciente ir jau bez sedācijas, bet viņa ir komā, viņa nemostās. Jā. Un tas atkal jau bija tāds post-covid laiks, kad mēs vēl īsti nevarējām atļauties ielaist piederīgos iekšā. Bet mums reanimācija ir tāda, kā galerija, kur var pienākt pie loga no aizmuguras un redzēt. Jā, un tad, turreiz logs stāvēja viņas meita un teica, ka, mammīt, lūdzu mosties, pamosties, mēs ļoti tevi gaidām, mosties. Un tajā brīdī es biju nostrādājusi nedēļā, man liekas, uz to mirkli bija kaut kāds 3, varbūt dežūras vai pat 4 reanimācijām. Tas bija tāds maratona beigas, jā. Kad tu jau arī bišķi piekusis, un es saprotu, ka es stāvu tajā koridorā, un vienā brīdī es sāku to visu tik ļoti asociēt ar sevi, domāt, būtu, ja nedod Dievs kaut kas tāds notiktu. Un ar manā ģimenē, man ir asaras acis, un tā brīdī tu saproti, ka, labi, man ar nākamo nedēļu sāks atvaļinājums. Tas ir labi, jo redz, ja tev kaut kas tāds ir ticis cauri šai te bruņai, tas nozīmē, ka, jā, tu esi pārgļus, tu esi piekusis, tu esi pārstrādājis, tev ir jāņem pauze. Kā ir ar reumatoloģiju, vai ir palicis kaut kāds pacients vai kaut kāds gadījums, tas, par kuru vēl joprojām ir atmiņas? Ir, bet arī tie ir vairāki, bet kā jau atmiņā visvairāk paliek nevis tajā standarta, kad viss ir pareizi, visi izcili notis, bet vairāk kaut kāda dīvainas situācijas, dīvaini notikumi. Un es atceros vienu, kad pacienti arī bija grūti paskaidrot, ka viņai ir tāda nopietna slimība. Viņai arī bija viens no vaskulīta paveidiem, bet viņa nokļuva slimnīcā ar ļoti dīvainu sūdzību, kad viņai acis kustās, ka viņa klepo. Tad viņa nokļuva slimnīcā to, un kad viņa klepoja, viņai tā acis reāli, viņa nedaudz izspiežas āru. Un tad veica izmeklējums, arī tad nokļuva pie reumatologiem, jo izrādās, ka viņai bija vaskulīts, arī deguna blakus dūbumā, un viņai jau bija sabrucis kauls starp deguna blakus dobu un aci. Sanāk, ka viņai spieda ārā to aci, šis spiediens. Un tad, protams, pēc vaskulīta tur bija plaša diagnostika, tika konstatēts arī, ja es pareizi atceros, tāds plašs plaušu bojājums. Un tad viņai bija tā saruna, ja jums ir šāda slimība, ja jums sūdzība, vienīgā sūdzība, ka jums ir tā acu kustība, bet vienalga jums ir tā plaušu bojājums, jums šeit bojājums, jums jau jāsaņem tādu nopietnu terapiju. Un tagad tā jūsu galvenā sūdzība īstenībā nav tā svarīgākā, kad to mēs varēsim atrisināt. Arī mēs runājam sēžogu ķirurgiem Gaļezerā, ka to mēs varēsim atrisināt tikai tad, kad mēs dabūsim šīs slimības zemāko aktivitāti, un tad tur jau pa operatīvām terapijām. Tas man tāds atmiņā riktīgi bija iespiedies. Un vēl viens, ko atceros, bija šī paciente man iemācīja to, ka jo tu vairāk un ilgāk runāsi ar pacientiem, jo viņi vairāk atvērsies, vairāk stāstīs par sevi, par savu slimību, par savām gaitām. Tā bija pacienta ar Kresta sindromu, tāda sistēmiskās sklerozes tāds paveids, kad arī ir riktīgi kalcināti, izgulsnējušies mīkstajos audos. Un viņai bija tik tālu, kad viņai tur to bildes man ir saglabāts, ko es rādu studentiem, kad tur reāli tā greifrūta izmēra lielumā kalcināti elkonī, kad viņai rokas tur ir sabrikušas, kad tur kalcināti plaukstas papnē, kad to operēt nedrīkst, jo tur vienkārši viņai būs godīgi rociņi kā dinozauram, kad viņas vairs neturēsies, kad tur operēt nevar. Un es ar viņu runāju, arī kādu terapiju lietoju, es lietoju šo, cik ilgi, tik ilgi, kāpēc pārtraucāt blaknes, nākamais medikaments izrunājam, un beigās sanāk, viņai vajag jau tādu nopietnu terapiju rituxmabu. Tad koncīlī mēs arī tur gatavojam koncīlī, un tas vēl bija rezidents, un es ar savu
certificēto reumatologu arī pārunāju. Zinu, ko tāpēc aiziešu vēlreiz ar viņu visu pārunāšu, šo visu informāciju pārbaudīšu. Ok, aizēju, un tad viņiem bija nodaļā kaut kādu nedēļu. Es saku, jā, jūs lietojat šo medikamentu? Īstenībā nē, nelietoju. Tā, ko kāpēc? Jā, es nelietoju. Ok, bet jūs, viņa nedēļa atpakaļ teica, ka viņa lietoja 2 gadus. Otrs medikaments. Jūs teicāt, no šī slikta dūša no viņa? Īstenībā es viņu iedzēru 1 reizi, un no rīta, un tad man vakarā bija vemšana, un tāpēc viņu vairs nelietoju, tāpēc es visiem saku, slikta dūša no medikamentu. Un būtībā pacients, nepatiesu informāciju bija stāstījis, un kad es un pacienta īstenībā spēlēja diezgan lielu lomu šajā mirklī pie savas slimības attīstības, kad viņa veica kaut ko, tad viņa ārstiem saka kaut ko citu, un, protams, es nevaru pierādīt, un tas īstenībā nav mans uzdevums. Tu meloji, nesaka nepatiesību. Bet, kad pacients saka, tā ir ok, es nevaru ieliest pacientu ādā, kad vai viņš saka taisnību vai nē, mēs uzticamies pacientam. Bet tad tas pierādīja to, ka jo ilgāk tu runā pacientu, jo kaut kas jauns ir. Man vēl arī pacients bija, kad pacients ar psoriāzi, un kad viņam arī pamatterapija nestrādā, un kad vajadzēja iet uz bioloģiskiem medikamentiem. Ok, uz bioloģiskiem medikamentiem izcils efekts, āda pilnībā tīra, locītavas nesāp, stīvuma nav, un viņš saka, un man arī vairs nav nestruto paduses, atvaino, ko lūdzu? Man strutoja paduses, es tā, ko? Un es nevienā mirklī neiedomājos, man jāpārbauda pacienta paduses. Es skatos, viņš paceļ paduses un saprot, ka tas ir vēl viena diagnoze, hidranadīte superatīva, kad arī tāda autoimūna saslimšana es tā, tev nelikās, ka man būtu jāpasaka šāda lieta? Saka, man likās, tā ir psoriāze. Es saku, nē, tā nav psoriāze, tā ir pavisam cita slimība. Un izrādās, pacients, viņš domāja, ka viņam psoriāze arī padusēs, tā ir vienkārši cita arī slimība viņam, kuru paldies Dievam arī ārstē ar to pašu medikamentu, un kad arī viņam tas bija. Visi šādi gadījumi ir atmiņā. Tu zini, man atgādina to, kas ir anesteziologa ekvivalents, ir tad, kad tu prasi, kad jūs pēdējo reizi ēdāt, vai jūs šodien kaut ko ēdāt, pirms plānojat operācijas, nē, doktor, nē, tukšā dušā, viss kārtībā, es saku, labi, bet, tu vari bišķiņ just, tev ir tā bišķi čujka izstrādājusies, kad ir tie pacienti, kas tev bišķi melo. Tad jūs atstāstīt, bet jūs saprotat, ka jūs esat paēduši, tad, brīdī, ja mēs iedodam zāles, tas ir ēdiens no kuņģa, nonāk barības vadā un no barības vada plaušās. Un tas ir ļoti bīstami, tas varbūt nāvējoši. Un tad, protams, viņi sabīstās. Bet tam konkrētajam pacientam bija plānota spinālā anestēzija. Bet, protams, vienmēr ir iespēja, ka jebkura spinālā, jebkura regionāla anestēzija var beigties ar vispārējiem. Mēs neko nekad nevaram paredzēt. Un tad es viņam to pasaku, un viņš tāds, es tomēr šodien pāēdu. Kas būtu netīšām, bijis? Es saku, ko es pāēdāt? Desiņu. Kādu desiņu? Šī tādu mazu apaļu desiņu. Nekad nemeloju savu anesteziologam par to, kad jūs pēdējais ēdāt un dzērāt. Tas reāli var beigties slikti. Vai arī, es neko neēdu, bet tikai tur banāni, tikai tur tā. Jā. Tas jau ir veselīgi. Drusku, es tikai nedaudz. Jā. Bet tas par to, ka pacienti, kad viņi saka, es domāju, ka tas nav svarīgi, un tas ir tāds bāds, bet tas ir svarīgi. Un par to, ka pacients stāsta kaut ko drusku savādāk, es dzirdu, es nezinu, vai tas tā bija, bet klīst tādas baumas, ka bija medicīnas tur 6. gadā eksāmenis pie pacienta, un tad pacients traumatoloģijā. Pacients saka, ka viņš guļoši, viņš nestaigā. Un labi, pēc tam atnāk ar komisiju pie tā pacienta. Un pacients vienkārši tur stāsta, kā arī studenti, ka pacients guļoši, viņš neceļās. Un vienkārši pacients paņem pieceļus un aiziet līdz leduskapim. Un tad visam ir tāds, wow! Es neesmu dzirdējis, bet es absolūti nevaru izslēgt, ka tā varētu notikt. Cilvēki ir dažādi un dažiem vienkārši gribas kādam kaut ko bišķi sačakarēt. Tie eksāmeni tur. Brīnumainas lietas stāstīs. Man, piemēram, man bija piepildījies jebkura studenta jaunākais murgs. Man bija ķirurģiska pacienta, kurai bija vēdera dobuma operācija, un viņa atteicās no tā, kad es viņai pieskaros. Viņa kategorijas pat nekāda palpācija, nekā man viss sāp un tā, fuck jā.
ko man tagad darīt. Jā, kad viņai tur bandāža arī ir uzlikta, kad būs operācijas, ka viss sāp, es varu noņemt pastīties. Nē. Brīnišķīgi, super. Nu, es saku to arī komisijā. Nu, pacients atteicās, kad viņai var pieskarties, aizem atpakaļ. Jā, tur tas ķirurgs arī noņem nos un sāk palpēt. Pacienta sāk bļaut sāpēs, pastītas mans kolēģi, kur bija problēma. Es sastāvu, kur students, ko es varu atbildēt. Nu jā. Nē, jo es varu tam noticēt. Un tur, cik students bieži vien ir vainīgs vai nav vainīgs, bet, jā, tas diemžēl tā varētu būt, jo katrs eksāmens tomēr ir loterija. Vai paveiksies vai nepaveiksies, vai pacients būs adekvāts vai nebūs adekvāts, un kāda komisija, kā arī veiksies ar to. Vēl pārsvarā tā, ka doktori viņi tagad cenšas varbūt kaut kur tā kā norebežot darbu un censties nenest to uz mājām, bet tā kā jūs esat abiem mediķi, vai jums sanāk, ka darbu nenest uz mājām? Absolūti nē. Absolūti Bet nē. tas ir tevis dēļ. Tas ir tevis dēļ, tāpēc, ka Ivars ir tāds, kas viņš atnāk pēc darba un viņam vajag izstāstīt. Un, tā kā labi, un tad viņš stāsta un es klausos, dažreiz vienkārši māju ar galvu, bet lielā mērā tā kā es cenšos klausīties. Man savukārt, man negribās runāt. Ja es atnāku un sāku kaut ko stāstīt, tas nozīmē, ka man kaut kas vai ir ļoti, ļoti izbasījis, vai ir bijis kaut kas ļoti, ļoti interesants gadījums, bet man nevajag atnākt mājās un izrunāt. Viņam vajag. Bet cits jau stāsta par to, ka tā nešana uz mājām nav tikai verbāla. Dažreiz tu tā kā atnāc un tev tiešām bijis kaut kāds smags gadījums, un tad tu iekšēji tur kaut ko padomā par to, ko tur varētu darīt citādāk vai labāk, vai tur, piemēram, kāds pacients ir ar kaut ko neapmierināts, un tad, tu to visu sevī mal, un tas jau arī ietekmē to atmosfēru mājās. Man liekas, jā, nav reāli medicīnā nenest neko uz mājām, tāpēc, ka gribi tu vai negribi, bet medicīna tur ir tāds, man liekas, dzīves stils, jā, tāpēc, ka tev nemitīgi var uzrakstīt WhatsAppā vai kaut kur sociālos tīklos, draugi radīja attāli paziņas par to, ka, hei, man šeit ir tas un šitas, ko es ar to varu darīt, vai, hei, man ir tas apskaties. Nav reāli. Ja kādam sanāk, padaloties lūdzu ar savu veiksmes noslēpumu, jo, es nezinu, man liekas, ir completely unreal, bet, nav jau arī tā, ka tas super traucē. Nē, tas man visas tas netraucē. Tu esi kaut kā tik ļoti iegājies un pieredis pie tā visa, kad, Jo tas arī, ko cilvēks saka, jā, jūs tur tik daudz strādājat, bet mirklī, jā, bet, man arī nav nekas cits, tas tiešām tā ir lielākā daļa manas dzīves ir mana profesija, mans darbs. Un tad tur arī sociālos tīklos arī kāds saka, jā, ārsti, jūs tur tik daudz nauda, jums ir, jūs tik daudz ko darat. Saku, man lielākā daļa, ko es daru, esmu strādāju, esmu darbā. Ja es neesmu darbā, es esmu mājās, un mājās bieži vien man atvērs dators, un es atbildu uz e-pastiem, skatos analīzes, gatavojos sev nākamajām dienām, lasu papildus informāciju, lai es varu strādāt labāk. Bet tā ir liela daļa. Tā ir daļa, bet izdodas tomēr atrast to laiku un norobežot, kas ir ģimenē, jo tu tomēr lielāko daļu darbu centies izdarīt. Ja pēc pieņemšanas tu atbrauc mājās, lai tev nekas nav jādara. Tā tas ir. Protams, man tagad ir baigi grūti kaut ko teikt, jo es vēl, es zinu, kā man bija, piemēram, pirms bērnu kopšanas atrunājuma, tagad man ir baigi grūti paredzēt, kā būs, kad es ar augustu atgriežos. Bet pat esot šeit dekrētā, tāpat es paralēli darīju diezgan daudz kaut kādas lietas, jā, tur gan kaut kādas konferences, gan kaut kāda simulācija, tur sacensības bija žūrijā, un kaut kādas simulācijas scenārijus rakstīju un tādas lietas. Bet, ir tā klasika, kad kaut kāds vēls vakars tev atnāc, tev dators ir vaļā, tu esi kaut kādu prezentāciju, ar ko tev jāuzstājas, vai prezentāciju studentiem, vai kaut kāds raksts. Jā, vai tu palasi, jo joprojām es turpinu lasīt lietas vakaros. Bet kas iepriecina tas, ka izdodas atrast to laiku, kas tas nāk ar pieredzi īstenībā, ka tu vairāk sāc spēt vairāk izdarīt arī. Tu baigi arī neko nevar izdarīt, kamēr bērns neguļ. Viņš prasa tavu uzmanību, viņš ir sailgojies. Paldies Dievam, tur viņu pavadīja. Tev nav variantu. Man patīk tie joki par to, ka tur mediķu bērni skatās lekcijas, nevis multanēs, tad viņam arī ir rotaļlietas, viņam nav kaut kāds tur intubācijas. Ir. Jā, Gregor, mūsu dēlam, viņam ir laringeālā maska rotaļlietu kastē. Bet viņi ir tik mīksti un forši tajā brīdī, kad dang zobi, viņi ir reāli forši pagrausti. Jā, tāpēc
ir. Jā. Viņam ir, starp citu, zobārsta komplektiņš, jo tas ir tas, kas palīdzēja viņam mācīt tīri zobus. Un viņš tagad ļoti labi tīra zobus. Viņš ļoti labi atļauj sev tīrīt zobus. Un pats izvēlās, ar kādu zobu pastu mēs tīrīsim šodien. Bet mēs kaut kā uz to baigi nespiežam. Es vienmēr esmu... Ko es viņam varu iedot Betatraksā šprici, šitais, lai viņš spēlējies? Bet nē, mēs kaut kā nepērkam apzināti kaut kādas beigas tādas medicīniskās rotlietas vai kaut ko. Jo es ļoti ceru, ka viņš negribēs būt par ārstu. Es tiešām ļoti ceru. Jo man liekas, ka abi divi vecāki ir ārsti, tad ir divi ceļi. Vai nu tu toči neesi ārsts, 100% tu gribi iet tikai tur, vai nu tu tiešām neesi ārsts. Kā būs, tā būs. Nē, protams, ka viens neko nespiedīs. Mums ir Antoms Atlants. Es viņam to esmu rādījis, jo tur smukas krāsainas bildītes. Mēs esam skatījušies, tas arī viss. Jā, bet man jau vienmēr teikusi, ka diviem ārstiem dzemdēt bērnu ir baigais neprāts, bet, we'll see. Tas pēc tam no apkārtējiem ir tas drusku spiediens par to, ka, kas tu būsi, ja tev divi vecāki, abi vecāki ir doktori? Ko tu gribēsi kļūt? Es ceru, ka mēs noliksim robežas, jo viņš reāli var būt, kas vien viņš grib. Pastāstīsim, kas tur notiek, bet lai es spiestu, viennozīmīgi nē. Es arī docēšanā, pasniegšanā esmu redzējis, kad zināmu ārstu bērnus, un es redzu viņam riebjas. Viņam tas ir skumji, ka viņi negrib te būt. Mācās, ka viņš vispār neiesaistās diskusijās, vispār negatavojas nodarbībām, un var redzēt, ka viņam ir piespiests nācis. Un tajā mirklī, sorry, tā ir tava bērna dzīve, un viņam jau jālauž. Es ceru, ka es tiešām negribēs iet uz medicīnu, jo es vienmēr teikšu, ka ir labāki veidi, ko darīt ar savu dzīvi. Jo medicīna, protams, tas ir forši un interesanti, bet tas ceļš ir tik garš un tik daudz kaut kādus, kaut pašu uzupurēšanos prasošs, kad reāli, man liekas, nav tā vērts. Bet, kas man liekas ir forši, ir tas, ka šī medicīna un tava medicīniskā pagātne reāli, man palīdz viņa bērna audzināšanā. Lielākoties visi baidās no kaut kādām tādām akūtām situācijām. Tev ir tāds, ok. Būs labi. Respektīvi, piemēram, bija viens brīdis, kad Gregors gandrīz aizrijās. Viņš kaut kad bijām tur sākuši pieburam tā. Un tad viņš sēž, un viņš klepo, un tad pēkšņi tas klepus kļūst klusāks. Un tad mēs tā arī saskatāmies, un mēs saprotam, ka šai brīdī tulīt varbūt būs jāsāk darboties, jo tikai es nāku pie viņa, es viņu paceļu, saprotu, ka viņam tas klepus ir bez skaņas, kas nozīmē, ka elpceļi ir nosprostoti, bet tev neieslēdzas kaut kāds, kaut kāda panika vai trauksme, jo tas, ko dara ikdienā. Un tad, es jau faktiski gatavojos viņam, sist šitā starp lāpstiņām, bet es domāju, labi, pamēģināsim gravitāciju dabūt mūsu pusē, un es vienkārši viņu paņēmu, bišķi noliku uz leju, un tad viņš izklapoja un dabūja ārā to gabalu, bet visādi citādi tas tev tiešām mazina stresu. Līdz ar to dažreiz mēs varam izskatīties kā bezatbildīgi vecāki no malas laikam. Jo, mēs cenšamies viņam radīt drošu vidi, lai viņš var attīstīties un darboties un darīt kaut kādas aktīvas lietas. Un, līdz ar to viņam mīļākā nodarbe šobrīd mums tāds iglū kalniņš. Viņš uzrāpjas tam kalniņam virsū, mēs viņam apakšā noliekam lielo pufu, un viņš no kalna liec iekšā pufā. Un mēs esam blakus, mēs to redzam, mēs saprotam, ka viņš sevi visticamāk nevar satraumēt, bet, ja viņš lien kaut kur kalniņā, tad viņš lien kalniņā. Viņam ir atļauts tur līst, un neviens tur gar viņu netrīc, ka nedod Dievs. Protams, mēs zinām, ka krišana no augstuma ir bīstama un tā, tāpēc mēs esam blakus, bet gribās, lai viņš tās, drošs un bet tas, kad arī, kad pēc zoba sāpēm, ka viņam bija temperatūra, kā mēs reaģējām, tā, vajag norofēnu, ok. Cik daudz? 2,5. Ok, es paņemšu līdzi. Mums padod Veronika, jā, 2,5 norofēns. Un tā kā slēgts. Closed loop komunikācija. Ir norofēns 2,5 ml, ievelk norofēns 2,5 ml. It īpaši, ka tas ir naktī, ka mēs pamostamies, jā, lai mēs divi zinām, ko darīt. Un kad grūtākais bija, kad mēs viņam inhalācijas arī veicām, ka viņš bija apaugstējies klepus, jā, kad sēdēja, tad ir mums arī telegramā ir stikers, kur es tur ar dead seju sēžu un dēls man rokā stāv, kas viņam tur to masku, kad inhalācijas veica. Un divam tas ir tiešām tāda. Ja tas man bija grūti, jā, kad dēls raud, kad es saprotu, kad tu nevari ārstēt pacientu viņu žēlojot, jo ir dažas nepatīkamas lietas, kuras pacientam nepatiks, bet jāizdara. Un šajā mirklī, dēlam arī nebija
patīkami, bet tas ir jāizdara. Tas ir citāts, ko es biju paņēmusi, ko es ļoti atceros no torakālā ķirurga doktora Špaka. Ja tu pacientu žēlos, tad nekad viņu neizārstēs. Tev jābūt empātiskam, bet tu saproti, ka tur jāizdara sāpīgas lietas pacientu labā, un tu to vienkārši dari. Un tāpēc, piemēram, bieži vien, anesteziologi jau dara daudz dažādas sāpīgas lietas, uzdur tur, nezinu, arteriālo katu, tur vēl kaut ko. Tas galīgi nepatīkami, un tad tu saki, tagad sāpēs, bet tas mums palīdzēs tam un šim. Kā jūs atpūšaties ar ģimeni ārpus darba? Jums ir kaut kādas aktivitātes, kaut kāds hobiji, kas jums patīk ikdienā? Es spēlēju diezgan daudz padelu. Paldies Ivaram par to, kurš paliek ar Gregoru mājās. Līdz tam mēs spēlējam skvošu divatā. Vēl ko mēs darām, mēs braucam ar riteņiem. Diezgan daudz. Dēlam nenormāli patīk vienkārši sēdēt krēslā un skatīties apkārt un vēl kaut ko uzkost klāt tam visam. Agrāk mums ļoti patika galda spēles, un tagad forši, ka mums atkal atjaunojas šis moments, ka pie mums var atnākt draugi un mēs uzspēlējam galda spēles, jo mums ir tā kā milzīga galda spēļu kolekcija. 2 plaukti lielie mājās. Un tagad, kad manai māsai un viņas vīram arī mēs kopā 4 daudz spēlējām, un ka mums abiem 2 ir bērni. Plus mīnus vienā vecumā, bet tagad ir tā, ka mēs viņus varam nolikt abas 2 vienlaicīgi gulēt. Jā, un tad mēs sēžam un spēlējam kaut kādu katanu vai kaut vai arī banālās kārtas. Mums duraks ļoti labi aiziet periodiski. Un tad arī tagad es priecājos, ka mēs esam bišķi atsākuši ceļot, jo kaut kur aizbraukt nomainīt vidi arī ir baigi forši. Bet vispār jau tas ir tas, kas ļoti liels plus bērnu dzimšanai ir tas, ka tev ir mazs prieka avots. Vienkārši tas fakts, ka jūs esat mājās un jūs kaut ko tur ņematies kopā un jūs tur spēlējat bumbu vai viņš tur kaut kur lēkā un rāpo un tas, man liekas, tas arī dod tādu enerģijas lādiņu. Un tu vēl šo neesi izbaudījusi, bet tu izbaudīsi. Es atnāc no darba, un tevi sagaida. Skrien pie tevis, jā. Šis ir tā vērts. Tu zini, priekš kā tu strādā, kāpēc šo visu dara, ka tu bērnam, ģimenei radi šādu vidi, šādu dzīvi. Totally worth it. Bet arī varbūt ļoti labi, ka jums nav abiem kaut kādas dežūras, jo viss es to negribu. Es esmu dežūrējis, es Madonā tur nostrādāju kopumā 2 gadus kā dežūrārs. Ļoti labi pieredze. Es tiešām jebkuram ārstam, rezidentam es ieteiktu, braukt arī reģionālajās slimnīcās strādāt. Madona ļoti laba opcija. Cerams, ka tur vēl var arī, tur vēl ir vietas, kur var iet strādāt. Jo tā ir pavisam cita, jo tur ir savā ziņā, tur ir mierīgāk, tur nav tāda liela plūsma kā Stradiņu slimnīcā un Gaļezerā, bet ka tur nav konstanti viss, bet tev tur ir stabila plūsma, tev nāk pacienti, kad tu viņus apskati, tu zini, ko ar viņiem darīt, tev rodas tāda arī sajūta, ka tu zini kaut ko, ka tu tiec galā ar cilvēkiem, tāda morālais būs ir baigi labs, bet tad arī tur ir, ja tur sažģītāka situācija, tur vienalga ir reanimatologi, arī, kur ir gudrākie ārsti, kad viņi arī palīdzēs, bet arī tur ir tā, ka tu vari pazvanīt vienmēr arī atbildīgajiem ārstam, jo tu kā rezidents, tu skaities kāds attālinātā uzraudzība, tas termins. Kad tu vienalga tev vārds un kad tu vari uzvanīt, kur tu arī atbildēs jautājumu, palīdzēs. Un tas labi, bet es saprotu, ka es negribu dežūrēt. Es esmu dežūrējis, mans rekords ir cik bija 56 stundas non-stop darba. Neiesaku, es to gribēju pārbaudīt, sanāca. Jā, un tad es atkopos nedēļu, manuprāt, organisms. Es neesmu dežūrs cilvēks, man nepatīk. Man patīk, kad zināms laiks no cikiem līdz cikiem, es vakaros varu palasīt informāciju, apkopot, parakstīt rakstus, bet lai es tā dežūrās strādāt, man nepatīk. Bet es teiktu par to, ko tu saki par to, ka katram rezidentam ir jāpadežūrē. Es varbūt to teiktu bišķi citādāk ar to, ka katram rezidentam ir tad, kad tas jau ir iespējams, maksimāli jāmēģina sākt strādāt patstāvīgi. Tāpēc, ka tas iemāca pieņemt lēmumus, tas iemāca domāt ar savu galvu, nevis tikai paļauties uz to, ka tev ir kāds aiz tevis, kāds, kas tā kā pieņems lēmumu tavā vietā. Jo tas ik pa laikam tā kā pavīt, kad ir reāli vienkārši bailes uzņemties atbildību un ir jāiemācās šī atbildības uzņemšanās. Jo runāt par dežūrām galīgi nav reāli katram obligāti to darīt, bet
mums tādā ziņā arī var ļoti paveicies, ka viņš strādā normālu darba grafiku, cilvēcīgu, un tad es esmu tā, kas tur agrāk dzīvojās slimnīcā. Bet es arī vienmēr nospraužu savas robežas. Es zinu, ka es nekad nestrādāšu 2 dienas pēc kārtas, tā kā tas mans nosacījums. Es varu nostrādāt diennakti un pēc tam, piemēram, 8 stundas, bet es nestrādāšu tā kā vairākas diennaktis pēc kārtas. Un, grafikas ziņā, un tā kā šobrīd bērnu menedžēšanas ziņā, es domāju, ka tas mums tā kā reāli ļoti, ļoti palīdzēs, jo tā kā man būs arī cerams kaut kāds dienas, kas varēs būt mājās, un Ivaram būs iespēja tad palaist auklīti prom, vai arī tā kā sagaidīt auklīti, jo viņš var sākt, piemēram, 9, man ir jāsāk 8. Jo, ko tu minēji, jā, es ieteiktu arī tagad rezidentiem, viņiem sākt savas pieņemšanas, sāk ambulatorās pieņemšanas vai sākt dežūrēt kaut kādā 3., 4., 5. rezidentūras gadā. 3., 4. būtu labāk, 5. jau nedaudz, manuprāt, būtu vēlu, bet kad sākt savas pieņemšanas, jo šo neviens īsti nestāsta, bet šī ir tā brutālā dzīves realitāte. Ja tu nestrādā kā būtībā, ja tu tikai esi rezidentūrā, tev nav nekāda cita darba, tev pēc tam būs ļoti grūti. Jo ar internējā medicīnu arī pieņemsim, ka tavs pamatdarbs būs ambulatorais darbs. Un gribot, negribot, cilvēkiem ir jāuzzina par tevi, kur tu strādā. Un ir vairākas reizes redzēts, kad cilvēks pabeidz rezidentūru, un viņš domā, man sāksies darbs. Nē, nebūs, jo tajā mirklī tā tu sāksi pieņemt, tev būs pieraksts atvērts, un šeit sākas tās kaut kāds ļoti disonances starp to, ko tu dzirdi, ko sociālos, ko saka, ka tur pie ārstiem nevar pierakstīties, nekur nav vietas, es gribu maksāt, bet man jābūt pēc 2 gadiem, un tad tu atver savu pieņemšanu, un tev ir tukšas vietas. Un kad tu sēdi tā, superā, kur ir šie pacienti? Kur ir šī nauda, kur visi raksta, kad es peldēšu šo stundu? Pacientam jāzina par pacientam jāzina. Un tur paiet pirmie mēneši, kad cilvēki uzzina, ka tu vispār esi, kur tu pieņem, un tad tie pieraksti pildās. Un tāpēc sākt 3., 4. gadā būt labāk. Es to nezinot, es to darīju, bet tad man pacienti jau sāka zināt, mani jau kolēģi zināja, kad es strādāju. Viņi nāca arī tev pakaļ, tā kā no vienas vietas, kad tu beidz pieņemšanu vienā, viņi kad ģimenes ārsti arī sūt pie reumatologa, pacients pats mani atrod, bet tad tas pacients aiziet atpakaļ pie ģimenes ārsta, saka, es biju pie šī ārsta, man bija izdarījis, ok, labi, tad viņi uzzina jaunu. Un tāpēc, kad es neieteiktu atlikt to līdz pēdējiem rezidentus gadiem sākt, pakāpeniski savas pieņemšanas, un tad būtu vieglāk. Jo kā tas ir mums, es nezinu, cik tagad rezidentiem alga ir, bet pieņemsim to 1000 ar kaut ko, 1100, 1200 rokas. Jā, viņa beigsies. Tu pabeidz rezidentūru, paldies, tev 1000 ar kaut ko vairs nav. Un tad tu pats ar saviem pacientiem sāc pelnīt. Un tad tas ir tāds, tā kā pret sienu atsies, es biju pieradis saņemt 1200, bet tagad man ir pieņemšana, man pieņemšanas tukšas. Paldies, ņem 200 eiro mēnesī. Un tad tā ir sūrā dzīves realitāte, ka tev sāk jādomāt, kā piesaistīt pacientus, kur strādāt, kā strādāt, cik daudz NVD, cik daudz maksas klinikās. To es ieteiktu pēc iespējas ātrāk sākt darīt. Bet arī, jo ātrāk sākt, jo ātrāk arī tas dod drusku pārliecību un vieglāk arī iesākt. Un otrs ir vieglāk uzdot jautājumus. Jo arī tas, es nezinu, kurš no maniem kolēģiem to teica, bet tas bija stradiņos, kad, ja tu esi rezidents, tev ir vieglāk uzdot jautājumus saviem, arī citiem, piemēram, ārstiem, citiem reumatologiem. Kad es biju rezidents, es pieņēmu, un tad es varēju atnākt uz nodaļu un ar certificētiem reumatologiem pārunāt. Un tas ir vieglāk. Tad tu pastāsti, kad viņi saprast, tu vēl mācies, mierīgi, un tad visiem var pārunāt, un tad ir mierīgāk, vieglāk arī piesaistīt citus ārstus savai palīdzībai, ko būt. Un arī ir vieglāk jau īstenībā ar pacientiem, jo pacients pierakstoties pie tevis zina, ka tu esi ārsts, rezidents. Un viņi ir tādi pielaidīgāki, ka tu vari pateikt, un tā es teicu, atvainojos, es nezinu, kas jums ir, bet es zinu, ko mums jāizdara, lai es uzzinātu,
kā jums palīdzēt. Un es arī parunāšu, tā kā es vēl rezidents, es parunāšu vēl ar certificētiem ārstiem, un mēs izdomāsim, kā labāko taktiku. Tas ir vieglāk. Tajā mirklī, kad tu esi certificēts, ārstam pilnībā vienalga, vai tu esi certificēts gadu, vai 2, vai tu esi profesors, vai neesi profesors, tu esi certificēts ārsts. Un no tevis sagaida maksimumu. Un tas ir grūti uzreiz pašā sākumā sniegt maksimumu. Vienmēr, ko es jautāju viesiem uz beigās, vai ir kaut kāda atziņa, vai kaut kāds citāts, vai kaut kāds moto, pie kā jūs pieturaties, vai ko jūs gribat nodot pārējiem? Fuck it, būs labi. Ej uz priekšu, dari, būs. Man vienmēr gribās pateikt par to, ka neaizmirst par sevi. Medicīna ir forša, šis ceļš ir grūts un smags, gandarījums ir liels, bet tāpat sevi ir jāturpina likt bišķiņa augstāk nekā medicīnu viscaur un kopumā. Nav jāaizmirst par saviem hobijiem, nav jāaizmirst par lietām, kas tev patīk, nav jāaizmirst par savu labsajūtu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, kā Stradiņš teica, jādodot gaismu sadagu, jādod gaismu, bet jācenšas nesadegt. Jo citādāk mēs nevarēsim palīdzēt vairs nevienam, ne citiem, ne sev. Paldies jums, ka jūs atnācāt, ka jūs atradāt laiku. Tiešām varētu veltīt to šai sarunai. Bija ļoti forši. Un es ceru, ka jums arī jūs drusku izdarāt šo laiku. Paldies, Lās, ka uzaicināt. Tiešām bija interesanti un ļoti, ļoti jauki.